Jā, sveiciens jums visām šovakar. Paldies par to, ka šajā burvīgajā vasaras vakarā veltat laiku mācībām, veltat laiku kārtīm, kāršu pasaulē. Tātad šodien mums būs nodarbība par to, kā izvēlēties sev piemērotāko kāršu komplektu. No visas šīs lielās izvēles, kas mums šobrīd ir, jau kādu laiku man ir daudz jautājumu, kuras kārtas es iesaku, kuras ir labas, kuras nav labas, kuras strādā, kuras nestrādā. Un tad es sapratu, ka uz visiem šiem jautājumiem es varu jums atbildēt visām kopā to izstāstīt. Ļoti priecāšos, ja jūs arī čatiņā uzrakstīsiet, kā jums iet kāršu pasaulē, ar kādām kārtīm jūs darbojaties, ar taro kārtīm, Lenormand kārtīm, Ošodzen kārtīm, Manaras kārtīm, Lenormand kārtīm, dažādām citām mak kārtīm. Uzrakstiet, kādas kārtas ir jums, kuras jums patīk vislabāk. Un mēs šodien arī palūkosimies uz dažādām kārtīm, jo tiešām mūsdienās kāršu ir ļoti, ļoti daudz. Un arī sapratu, sākumā doma bija par to pastāstīt, kā izvēlēties Lenormand kārtas tieši, bet lasot jūsu jautājumus, sapratu, ka jārunā vispār par kārtīm arī kopumā, pašos pamatiņos. Tāpēc mēs sākumā apskatīsim vispār tādu lielo dalījumu, kāda veida kārtas maģiskās mums ir. Tā, saka, ka slikti dzird, kā pārējām ir ar skaņu. Kā jums pārējām ir ar skaņu? Uzrakstiet, vai viss ir kārtībā. Tā. Labi, ar skaņu viss labi. Cerams, jā, arī ka Inesē viss būs kārtībā. Jā, tātad, kādas mums ir vispār maģiskās kārtas? Agrāk sauca tās par zīlēšanas kārtīm. Mūsdienās jau moderns nosaukums ir lauka lasīšanas kārtas, energoinformatīvā lauka nolasīšanas kārtas, likteņa lasīšanas kārtas. Jā, pašas senākās, ar kurām tad pētīja pagātni, tagadni, nākotni, meklēja atbildes uz jautājumiem, bija spēļu kārtas. Spēļu kārtas 52 gabalas, un tās noteikti lika jūsu mammas, omītes, krustmātes, jo tad, kad mēs tiekamies arī dažādos kāršu pasākumos, tad mēs dalamies tādās atmiņās un stāstos par to, kā jūs pirmo reizi esat satikušās ar kārtīm, kur jūs tās esat ieraudzījuši, un ļoti bieži tās ir mīļas atmiņas par to, ka omīte lika spēļu kārtas, ļoti labi lika, un vispār šīs prasmes agrākos laikos bija ļoti, ļoti ierasta lieta, jo vakaros, kad tajos laikos nebija televizoru, nebija datoru, internetu, telefonu, tad laiku īsināja gan ar kārtīm, gan ar mīklu minēšanu, pasaku stāstīšanu, puzuru gatavošanu un tā tālāk. Tāpēc kārtas latviešu mājās vienmēr ir bijušas un vienmēr ir palīdzējušas atrast atbildes uz jautājumiem. Tā kā tas ir tas, ko visbiežāk arī mēs dzirdam. Otrs populārais lielais tādu maģisko kāršu virziens ir taro kārtas. Un tās arī Latvijā ar laiku vēl pirms kādiem gadiem 15 bija arī reti, kaut kur viņas varēja atrast, tagad var nopirkt gandrīz jebkurā grāmatnīcā, un tās ir tās lielās maģisko kāršu, kā es saku, karalienes. Taro kārtas ir tās viss īstenībā tādas jaudīgākās, spēcīgākās, maģiskākās, un te gan uzreiz ir jāatgādina ļoti svarīga lieta. Klasiskās taro kārtas, senās, antīgās, kā viņas dažādi sauc,
ir, jā, 78 gabalas, bet viņas ir būvētas, tā pamatsistēma nozīme ir, nu, tādas klasiskās taro kārtas, kur ir ļoti svarīgi attēli, krāsas, simboli, pilnīgi viss, kas uz kārtas ir attēlots, bija ļoti liela nozīme, jo, kā mēs zinām, maģijā, rituālos nekas nav nejaušs. Katrs mazākais sīkums, katra mazākā detaļa ir ļoti svarīga. Un, ja imperatorei ir 9 zvaigznītes, tad tur ir jābūt 9 zvaigznītēm, nevis pēkšņi kā mūsdienās 7, un nu jau arī citām taro kārtīm viņai vairs vispār nav zvaigznīšu kroņa. Tāpēc es izdevu vēl vienu virzienu uz taro bāzes, veidotas dažādas maģiskās kārtas, kur ir šīs arī 78 kārtas, taču zīmējumi var būt jau ļoti tālu no tā klasiskā simbolisma, klasiskajiem arhetipiem, kas tur kādreiz taro kārtīs ir ielikti. Tāpēc nu, jums ir jāskatās, kādas taro kārtas jūs izmantojat, kas ir autors un vai tas ir varbūt vispār ļoti tālu no taro patiesībā. Tad mums ir vēl viens liels virziens, tās ir Lenormand kārtas. Un mans ceļš kāršu pasaulē arī sākās ar taro kārtīm, bet mēs kaut kā nesadraudzējāmies, un nu, man paveicās uzzināt arī par to, ka ir arī tādas Lenormand kārtas, un nu, tad nu, manī iedegās tā dzirksts un guns un sajūsma, un es sapratu, ka tas ir mans. Un tad, kad es arī kāršu pasākumos šovasar tiekos ar jums, arī citām kāršu meitenēm, kāršu sievietēm, tad arī jūsos ļoti daudz, kur var redzēt pat tad, kad jūs nekad neesat redzējuši Lenormand kārtas, jūs ieraugat un tā sajūsma, tas ir arī kaut kas tāds, varbūt no iepriekšējām dzīvēm, jau, kā mēs zinām, Lenormand tipa kārtas jau bija pirms 100, pirms 200, pirms 300 gadiem, varbūt tās ir kaut kur tādas atmiņas, kaut kādas, jā, varbūt jūs viņas kādreiz esat likušas, tāpēc tie, kas satiek Lenormand kārtas, jā, mēs tās emocijas nav aprakstāmas, kāda saprot, ka tās ir tieši manējās. Tad noteikti ļoti liels virziens ir dažādi orakuli. Ar ko viņi atšķirās? Kā saprast, ka tas ir orakuls? Pirmkārt, tur ir dažāds kāršu skaits. Tur var būt 12 kārtas, 36, 45 un 118. Orakuli ir dažādas kāršu arī veidi. Tur var būt eņģeļu kārtas zem orakuliem, tur var būt spēka dzīvnieku kārtas, tur var būt visā veida kārtas, kas pēc savas būtības un pēc savas pamatsistēmas nav Lenormand kārtas, nav spēļu kārtas un nav taro kārtas. Tā kā tur ir daudz liela dažādība. Un, jā. Un tad vēl viens lielais virziens, kas šobrīd ir ļoti populārs pasaulē. Arī pasaulē viss mainās, arī kāršu pasaulē viss mainās. Ja kādreiz kārtas darbojās uz tādām ļoti senām sistēmiskām zināšanām, tad šobrīd mēs lasām lauku, lasām cilvēka zemapziņu, lasām cilvēka emocijas ļoti labi ar maka kārtīm. Ar ko viņas atšķirās? Ar to, ka viņām nav konkrētas simbolikas, nav tādu ļoti tiešu nozīmju. Kāršu skaits var būt arī no 20 kartiņām līdz 200 kartiņām vienā komplektā. Tur ir jebkāda veida zīmējumi, jebkāda veida sižeti, bildītes, kas rada asociācijas. Tā arī šīs kārtas, metaforiski asociatīvās kārtas, asociācijas sajūtas, kuras jums izsauc tāds konkrēts attēls. Jā, un gribu teikt tādu vēl lielu atšķirību par makkārtīm. Viņas ļoti labi nolasa pagātni, tagadni, kā cilvēks jūtās. Viņas ļoti labi piekļūst cilvēka zemapziņas traukam, var izvilkt ārā tādas lietas, ko cilvēks neapjauš, nezina, bet kas patiesībā vada viņa dzīvi un nosaka viņa uzvedību un rīcības. Bet cik mana pieredze rāda ar šīm kārtīm, nav vēl iespējams nolasīt precīzi nākotni, tā kā to var izdarīt Lenormand kārtas vai taro kārtas. Nākotni šīs kārtas var nolasīt, ja ir ļoti zinošs cilvēks, un patiesībā jau šo kāršu licējs nolasa lauku, un tie attēli viņu vienkārši ierosina, pamodina intuīciju. Tā kā makkārtas, es domāju, ar laiku viņas iestrādāsies, es domāju, ar laiku viņām tas egregors kļūs arvien lielāks.
Un noteikti viņas varbūt jau aizstās, jo mums pasaulē ļoti daudz sabrūk visas vecās sistēmas, ģimenes sistēma, valsts struktūras, policija, medicīna un tā tālāk. Viss ļoti mainās, un arī kāršu pasaulē viss mainās. Ja kādreiz viss bija ļoti stingri akmenī cirsts, ne pa labi, ne pa kreisi, zināšanas nodeva skolotājs skolniekam, tad šobrīd ar vienkārši jebkādu veidu attālu palīdzību, izmantojot speciālas tehnikas, var nolasīt arī cilvēku lauku, domas, emocijas, notikumus šajās te makkārtīs. Un viss svarīgākais, kas apvieno šīs te visa veida kārtas, ir tas, ka viņas ir jāmācās. Viņas ir jāmācās. Viņām tāro kāršu likšanā ir savas tehnikas. Lenormand kāršu lasīšanā ir savas tehnikas, metodes, cita veida izlikumi, unikāli izlikumi, kuri nav, piemēram, lielais Grand Tableau izlikums, kuru neizmanto tarau kārtīs. Makkārtīm arī ir pilnīgi citas tehnikas, pilnīgi cits veids, kā notiek šī kāršu likšana, kāda ir izlikumi. Makkārtīm mēs diez vai paņemsim taro lielos izlikumus vai astroloģisko izlikumu, protams, var savienot, ja ir labas zināšanas, bet ļoti atšķiras tehnikas, un es vienmēr iesaku šīs te zināšanas un tehnikas, kā strādāt ar šīm kārtīm, pamācīties pie skolotājiem. Un Lenormand kārtas māca tādu ļoti foršu meiteni Ilviju. Pie viņas jūs varat pamācīties. Taro kārtas es iesaku arī mūsu skolas, saskarsmes skolas arī pasniedzēju Ingu un Zeltiņu, kurai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze darbā ar šīm kārtīm. Makkārtīm arī ir ļoti jauka meitene Ilze, kura man arī ļoti patīk un kuras iesaku. Tātad, ja jums patīk arī, kā saka, manas vibrācijas un enerģijas, tad tas ir tas, ko es iesaku. Un, jā, spēļu kārtas jums noteikti pamācīs jūsu mammas un omes, jo patiesībā grāmatu par spēļu kāršu likšanu ir maz. Es arī kādā brīdī pētīju šo tēmu, un latviešu valodā ļoti maz, vairāk varbūt vēl ir krievu valodā noteikti. Vēl šeit svarīgi, es jums arī rakstu, ka uz taro bāzes veidotajām kārtīm nozīmes būs jāskatās pašā šī komplekta grāmatiņā. Jā, protams, kaut kādas pamat nozīmes no taro kārtīm var izmantot, bet ir jāskatās, ko autors tur ir zīmējis, ko viņš tur ir domājis, kāpēc tur ir tas, kāpēc tur ir tādi ziedi, tādas krāsas. Tur pats galvenais šādām kārtīm būs grāmatiņa. Vienīgais žēl ir tas, ka mūsdienās tās grāmatiņas ir ļoti, tā teikt, nabadzīgas, par katru kārti 5 vārdi, un, jā, bet ir arī šādas kārtas, kurās ir 300 lapu grāmatas, pilnīgi tik biezas, tik lielas. Ir vēl papildus grāmatiņas, kuras var nopirkt pie šīm kārtīm klāt. Noteikti varat sekot, piemēram, Oskara Beo izdevniecībā izdot kārtas, un pēc kāda laika, pēc gadiem 2, 5 šīm kārtīm arī parādās tāds īpašais komplekts, kur iekšā ir gan kārtas, gan tāda kastīte, gan grāmata. Tā kā to var arī sekot līdzi, jums kādas kārtas ir īpaši mīļas, un viņas ir iepatikušās kādam vēl arī pasaulē, tad viņām pēc tam izveido vēl grāmatiņas. Un orākuliem arī kāršu nozīmes un to, kā viņas ir jāliek, ja tās ir kādas apaļās kārtas, kā viņas ir jāgroza, uz kuru pusi viņas skatās, kā tur pa diagonāli viņas liek. Viss vienmēr iekšā ir pašās grāmatiņās. Tā kā šeit mēs apskatījāmies, cik dažādi kāršu veidi. Arī no tāda dzīves piemēra es arī varētu teikt, kā viņas atšķirās. Tad, piemēram, taro kārtas varētu būt ģitāra, Lenormand kārtas varētu būt viole, makkārtas varētu būt čels. Jā, tās visas ir kārtas, jā, tie visi ir stīgu instrumenti, bet katru no tiem spēlē savādāk. Katru no tiem viola šādi, ģitāra šādi un čelu vēl kaut kā savādāk. Un, lai jūs spētu šos instrumentus spēlēt, lai jūs spētu viņus lasīt, jums ir jāiemācās tehnikas, kā to darīt. Tāpēc ir vajadzīgi skolotāji. Parasti šīs tehnikas, metodikas grāmatās neraksta. Arī manā Lenormand grāmatiņā ir vairāk kāršu nozīmes, bet tieši kā šīs kārtas likt nav, jo tas arī patiesais iemesls ir tāds, ka to kāršu maģiju un to darbu ar kārtīm ir ļoti grūti aprakstīt. Ļoti grūti tā kā detalizēti
aprakstīt, tāpēc tas vienmēr ir nodots no mutes mutē skolotājiem, skolniekiem. Un, jā, izlikumi ir, schēmas varbūt ir, bet pats šis te veids, kā ar šīm kārtīm darbojās, kā ar viņām sazinās, kā viņas spēlē, ir pie skolotājiem. Un tiem, kas ikdienā ar viņām daudz strādā. Tālūk. Jā, tātad, kā izvēlēties šajā lielajā kāršu pasaulē kārtas, kuras būs tieši jūsējās? Kārtas, kuras būs jūsējās, vispiemērotākās, visinteresantākās, tādas tā kā jūsu draudzenes līdz tiešām mūža galam. Es vienmēr saku, ir labāk, ja jums ir savs viens īpašais komplekts, kur jūs pārzinat katru līniju, katru niansi, katru detaļu, viņas ar jums runā, nekā, ja jums ir 10 dažādi komplekti un īsti ne ar vienu tā draudzība nav izveidojusies. Un vēl kārtīm ir svarīgi arī tas, ka kārtas ir patiesībā ļoti dziļas, noslēpumainas, un tā viņu būtība atklājas pa slānīšiem, pa kārtiņām. Viens komplekts, kur jūs izmantojat 5 vai 10 gadus, pēc 10 gadiem ar jums runās savādāk, jūs noņemat vienu noslēpumu plīvuru, jūs noņemat otru, jūs saprotat ar vien dziļāk. Katrai kārtī ir dažādas sejas, dažādi aspekti, ko viņi var parādīt, un jo vairāk jūs ar tieši šo komplektu darbojaties, jo vairāk šīs kārtas jums sāk stāstīt, runāt un rādīt. Un es vienmēr arī saku, ka kāršu maģija, tas, ko jūs no kārtīm uzzināsiet, sākas tajā brīdī, kad pie jums nonāk kāršu komplekts. Vai nu tas ir uzdāvināts, kas arī citreiz nav nejauši, kad draudzene atved kaut kur no ārzemēm, vai kad jūs ieraugat grāmatnīcā, lai gan jūs bijāt atnākuši pēc pilnīgi citas grāmatas vai kalendāra nākamajam gadam. Jā, un kāds ir jūsu komplekts? Kādas kārtas jūs izmantojat? Ar kādu instrumentu jūs spēlējat? Tādas arī būs atbildes, tāda būs skaņa, tāda būs dziesma. Nu, man šodien tāda kārtas kopā ar mūziku savijās, bet patiesībā ļoti līdzīgi, jo kārtība, tā ir noteikta sistēma, beidz kā viņas liek, un arī mūzikā notis ir ļoti striktā kārtībā saliktas, lai izveidotos skaista dziesma. Un īstenībā arī tādi labi kāršu speciālisti un skolotāji arī izjūt un saprot šo atšķirību, un viņas arī nesauc par kārtīm, bet par kartiņas. Un tas jau višķiņ ir savādāk. Tur vairs nav tā kārtība tik strikta iekšā. Tās ir kartiņas, bildītes, ainiņas un stāstiņi mazi tā kā. Jā, kā izvēlēties kārtas? Te man ir divas pieejas. Neviena, ne otra nav vislabākā vai vissliktākā. Jums ir jāskatās, kura darbojās tieši jums. Viena pieeja ir nejaušība. Jūs ieraugat kāršu kastīti. Jums kāds uzdāvina, kāds atdod. Jūs kaut kur iekrīt acīs. Un jā, jūs pat nezināt, kas tās ir pa kārtīm, vai tās vispār ir Tāro, vai tās ir Lenormand kārtas, kas ir autors un kas tur vispār būs iekšā. Jo, jā, kārtas arī pašas izvēlas savus cilvēkus, kārtas arī pašas zina, kuri būs Tāro cilvēki, kuri būs Lenormand cilvēki. Jā, un otra pieeja ir rūpīga izpēte un tāda rūpīga izvēle, kad cilvēks pats izpēta kāršu bildes, izpēta kāršu aizmugurīti, izpēta, kas ir autors, kas tas vispār ir par cilvēku. Vai tas ir Loskara Beo izdevniecībā cilvēks, kurš gadā viņam vienkārši viņš ir algotā darbā, un viņam katru gadu ir jāuzzīmē 5 jauni komplekti, lai gan tas arī nav slikti, jo viņam ir pieredze, viņam jau ir kaut kādas zināšanas, vai tas ir pilnīgi cilvēks, kurš ir kaut ko radījis, uzzīmējis un tagad grib tās smukās bildītes pārdot, un viņam ir pilnīgi vienalga, vai tā ir pasaku grāmata, vai tās ir kaut kādi krekliņi, somas, kaut kādi priekšmeti, un, kur paņem pretī, tas no tā arī sanāk, vai nu grāmata, vai nu kārtas. Tā kā. Un ir cilvēki, autori, kuri Lenormand kārtīs orientējās. Ir cilvēki, kas paši 30 gadus liek Tāro kārtas. Man ir arī ļoti viens jauks sievietes, Monikas,
taro kārtis dažādus. Viņa 40 gadus pati strādā ar taro kārtīm, pati rada šīs te jaunās taro kāršu kavas. Mūsdienīgs es jums arī parādīšu dažas no tām. Tā kā, jā, nu, un tad ir parādījies vēl viens jauns aģents, mākslīgais intelekts, kurš rada tagad mūsdienās kārtas. Jūs varat čatiņā uzrakstīt, ko jūs par to domājat, vai šādām kārtīm ir maģisks spēks, jo patiesībā cilvēks zīmējot ieliek savu enerģiju, cilvēks zīmējot ieliek savas zināšanas. Iespējams, tas ir mākslinieks, kurš zīmē, bet iepriekšējās dzīvēs varbūt viņš ir bijis kādā templī orākuls, cilvēkiem arī lasījis, pareģojis nākotni, un viņā vienkārši šīs zināšanas ir. Jebkurā gadījumā mans uzskats ir tāds, ka tur, kur savu roku un sirdi ir pielicis cilvēks, tur būs iekšā lielāks spēks, lielāka maģija, enerģētika, siltums un jēga. Labā ziņa ir tāda, ka mākslīgais intelekts vēl nav attīstījies tik perfekti, ka radītās kārtas būtu izcils uzreiz, tur tomēr cilvēks savu darbu pieliek, savu dizaineru, savu rociņu pieliek, kaut ko izlabo, kaut ko piekoriģē. Tāds vēl pagaidām sanāk pusdarbs, puscilvēks, pusmākslīgais intelekts, bet nu es pieļauju, ka nākotnē būs tiešām tikai tīri ar mākslīgo intelektu radītas kārtas. Nu, cik es esmu redzējusi, viņas, man viņas liekas vairāk vai mazāk mazliet dīvainas. Mazliet dīvainas arī šīs te visādas mākslīgā intelekta bildes enerģētiski savādākas. Pilnīgi noteikti. Citi saka, ka viņas ir tukšas, ka viņām nav dvēseles. Citi saka, ka vienkārši tā enerģētika ļoti dīvaina, jo to ir radījis arī tāds tā kā dators un tā. Nu, redzēsim, kā tur būs. Tam ir svarīgi pievērst uzmanību. Lielās izdevniecības arī rīkojas ļoti ētiski, ļoti cilvēciski, un arī šogad jau katalogā, Loskarabeo, piemēram, kāršu katalogā, arī jau ir norādes, ka šīs kārtas ir izstrādātas ar mākslīgā intelekta palīdzību. Piemēram, šogad mums tādas jaunas viduslaiku Lenormand kārtas, ļoti skaistas, man uzreiz arī acis deg, pilis un meži un viss, bet jā, kad es izlasīju, ka tomēr tas mākslīgais intelekts to visu licis kopā, nu, pagaidām, kā saka, neizmantoju šādu tipu kārtas, bet skaistas bez gala un interesantas. Vēl, kas ir svarīgi par kāršu viltojumiem. Ar viltojumu es saprotu to, ka kārtas izdod izdevniecība un pēc tam tās nodrukā citi cilvēki, nokopē un izdod un pārdod tālāk. Ļoti daudz šobrīd šis te viss ir. Un, jā, kā saprast, kurš ir viltojums, kurš ir īsts? Nu, ļoti vienkārši kārtas, kuras ir AliExpress, Shein, Temu, lielākoties ir arī viltojumi, jo īstās kārtas pārdod vai nu pašas izdevniecības savās mājaslapās, vai caur grāmatnīcām ļoti daudz, vai caur citiem kāršu tirgotājiem. Ja jums ieinteresē kādas kārtas, jūs vienkārši par viņām palasiet, jo šeit man ir piemērs, ka šīs te feju pasaku Lenormand kārtas, viņas oriģināli izdod tikai un vienīgi metāla kastītē. Tikai un vienīgi. Kolīdz ir kaut kur kāršu kastītes, tas ir arī tātad viltojums un otrādi. Šeit apakšā ļoti populāras taro kārtas, pasaulē šobrīd ļoti tādas spēcīgas un interesantas, un blakus ir arī viltojums, kas ir metāla kastītē, lai gan oriģināli tā ir cietā kastīte, arī kurā bija īstās kārtas, un arī cenas atšķirība. Ja oriģinālās kārtas maksā apmēram, jau vidēji kāds komplekts 30 eiro, tad šos te viltojumus var nopirkt par 3 un par 5 un par 4 eiro. Viņas jau, protams, attēli ir tieši tādi paši, viņi ir 100% nokopēti, nekas tur nav mainīts, parasti izmērs ir daudz mazāks, lai nezaudētu to kvalitāti. Vienkārši te tas ētiskais, jo katrs mūsu pirkums, oriģinālo kāršu pirkums ir lielais paldies autoram, ir lielais paldies māksliniekam, ir lielais paldies izdevniecībai, ka viņa mūs priecē
atkal izveido jaunas Lenormand kārtas, kuras mums gaidīt, kuras mums izmantot. Tā kā tas ir tas galvenais šajā visā. Jā, ko es vēl gribu teikt kāršu izvēlē? Šis būs ļoti svarīgs. Pēc tam mēs skatīsimies dažādus komplektiņus, bet šis būs vēl tas lielais, vēl svarīgais slaids, kur es jums pastāstīšu, kas ir jāņem vērā. Vienmēr, kad jūs izvēlaties kārtis, jums ir pirmkārt jāskatās, kas uz pašas kārtas ir uzzīmēts. Ja jūs, piemēram, ļoti labi zinat klasiskās taro kārtas, bet attēlums ir pilnīgi citādāki, tad sanāk tā dīvaina tā kāršu lasīšana, jo jums ir jālasa tieši tas, kas ir uz jūsu kārtas. Ja uz jūsu jātnieku kārtas Lenormand komplektā ir sieviete, tad šī kārtas runās par sievietēm. Ja ir vīrietis, tad, protams, tas ir vīrietis, lai gan kārtas nosaukums ir jātnieks. Vienmēr ir jāstāsta uz visu, kas ir attēlots uz kārtas. Un kādreiz Lenormand kārtas bija ļoti, piemēram, Lenormand kārtas bija tātad viens simbols, ja koks, tad koks, ja zivis, tad zivis, ja atslēgas, tad atslēgas, tad mūsdienās arī šis te mākslinieckais izpildījums ir klāt dažādas detaļas. Ir klāt dažādi kukaiņi, dzīvnieki, varavīksnes, lentītes un tā tālāk. Un jums vienmēr ir tas viss jātulko arī. Ja uz jūsu kārtas ir arī briedis, tad jums ir jāpameklē vai nu grāmatiņā, bet visbiežāk nē. Tad simbolu vārnīcā, ko nozīmē briedis? Ko šis te simbols uz jūsu kārtas jums vēl var pastāstīt? Tas ir vīrišķīgums, tā ir drosme, mērķtiecība, izturība. Ja jums tur ir klāt pie āboliņa kārtas, kur parasti ir jābūt tikai āboliņam, varavīksne, kas ir arī vēl viens sens vispār zīlēšanas simbols, tad jūs arī atrodat, ko nozīmē varavīksne. Tā ir vēlme piepildīšanās, tas ir tilts starp debesīm un zemi, tā ir laba zīme, tā ir papildus veiksme. Tātad jūsu āboliņa kārtas ir divreiz veiksmīgāka, divreiz spēcīgāka nekā citas. Jā, tāpēc jums ir ļoti jāskatās, kas ir attēlots. Ļoti daudzos komplektiņos uz kārtīm ir arī dažādi teicieni latieņu valodā, uzraksti. Šāda ankuru kārta, un jūs nezināt vispār, ko nozīmē šis te uzraksts. Šis uzraksts nozīmē steidzies lēnām. Arī attēlo šīs kārtas nozīmi par ilgtermiņu, par rūpīgu darbu, par ilgu laiku, lai sasniegtu rezultātu, steidzies lēnām. Tā kā citreiz ir arī dažādi grieķu dievi attēloti, Apollona seja ir attēlota, kaut kur varbūt Poseidons, un vēl jums šis viss arī ir jāņem vērā. Tas viss arī runā, tas viss jums stāsta, jo jūs visas šīs nianses vairāk zināsiet, jo jūs no kārtīm vairāk arī informācijas saņemsiet. Jā. Un taro kārtīm, Lenormand kārtīm ļoti bieži grāmatiņās tas ir aprakstīts. Ja nav, tad jums varat ņemt līdzi palīgā savu tālākā simbolu vārnīcu, sapņu tulka grāmatas. Makkārtīm atšķirība ir tāda, ka mēs varam nopirkt skaistu kāršu kastīti ar 150 kārtīm, bet grāmatiņas tur nebūs pilnīgi nekādas par kāršu nozīmēm. Un jā, tā ir bišķiņ cita tāda kāršu kartiņu pasaule. Pilnīgi cita. Kas darbojas uz konkrētā cilvēka asociācijām, sajūtām, kas ir ļoti tādas subjektīvas, unikālas. Jā. Un šeit ir tie jautājumi, uz kuriem es jums solīju atbildēt, kad liku informāciju Facebookā. Pa šo laiku, kamēr es stāstu, jūs arī rakstiet čatiņā savus jautājumus, jo pēc tam mēs skatīsimies dažādus komplektus, ko es iesaku un kāpēc es iesaku. Parādīšu dažādas lietas, kas jāņem vērā, pērkot komplektus, to, ko nerakst internetā, to, ko saprot tikai tad, kad pašas kārtas jau ir nopirktas. Un, jā, kuras kārtas būs piemērotākās tieši tev, taro, Lenormand kārtas vai makkārtis, ir vai nu jāsajūt, vai nu tīri caur praksi un caur mācīšanos jāsaprot. Es varu pateikt par sevi, ka taro kārtas es mācījos 4 reizes pie 4 dažādiem skolotājiem, 3 mēnešu kursos, 2 nedēļu kursos, video, YouTube video apskatos, pati lasīju grāmatas dažādas
Un, nekādīgi man, kā saka, neaizgāja. Viņas pilnīgi, es zinu tās nozīmes, es varu iztulkot, izskaidrot, bet man nav tāda sajūta, ka man būtu tāds tieši kontakts ar viņām. Joprojām, lai gan daudzus gadus es jau viņus pētu, man arī ļoti daudz taro kāršu komplektu, man viņi šķiet interesanti, bet tad, kad es sāku runāties Lenormand kārtīm, tā iekšējā sajūsma, tās iekšējās tirpiņas par pādu, kas skrien, tā elpa aizraujās. Es redzu arī kāršu nometnē, redzēju to pašu, kā bija man, kad šīs kārtas ieraudzīju, ka tu saproti, ka tas ir kaut kas vērtīgs, kaut kas foršs, kaut kas īpašs, kaut kas savādāks, kaut kas mans. Un arī viena jauka sieviete mani apskāva un teica, ka tad, kad viņa šīs kārtas nopirka, iegādājās, tā sajūta. Un es saku, to nevar izskaidrot. Tas ir kaut kas vairāk. Par kārtīm, iespējams, tās ir, es saku, atmiņas par mūsu iepriekšējām dzīvēm. Varbūt jūs tur bijāt raganiņas, lielākoties tā arī ir. Tad, kad mēs kāršu nometnē skaitļojām karmiskās astītes mūsu informāciju. Ļoti daudz mums bija sievietes, kas iepriekšējā dzīvē ir bijušas burves, un šajā dzīvē to atcerās. Un ko tas dod? Tas dod spēku. Tas dod enerģiju, tas dod prieku ļoti daudzām no jums. Citas tieši otrādi nomierina, jo kārtas tā ir informācija no augšas, un ļoti bieži cilvēki arī nāk pie kārtīm pēc tāda nomierināšanās un apstiprinājuma tam, ko viņi jau zina. Un tad ļoti bieži es stāstu, un tās atbildes ir, es jau to zināju, man jau tā likās, tā tad es visu daru pareizi, tā tad es domāju pareizi, tā tad mana izvēle ir pareiza. Kārtas mums māca tādu paļaušanos tam, ka ir arī kaut kāds augstāks plāns, kaut kāda augstāka kārtība, tāda virzība. Kārtas dod to miera sajūtu, ka viss būs labi, viss izdosies, viss nokārtosies, vienmēr viss ir salicies tieši tā, kā tam jābūt, tieši īstajā laikā, tieši īstajā veidā, tieši uzrodas īstie cilvēki. Tas ir tas otrs, ko mums dod kārtas. Un vienkārši ir jāsajūt. Arī makkārtis, tāpēc es saku, ka ir vērts arī pamācīties, saprast, kā ar viņām darboties. Ļoti daudzām, piemēram, grūti strādāt ar taro Lenormand izlikumiem, ar šīm schēmām, ar to, ka šīm maģiskajām kārtīm ir savi rituāli, ar kuru roku jāvelk. Ir vajadzīgs galdautiņš, ir vajadzīgs attīrīt telpu, ir vajadzīgs kārtas glabāt ar muguriņām uz leju, 3 kārtas augšā pozitīvās, 3 kārtas apakšā. Tur ir ļoti seni noslēpumi, noteikumi, kā ar šīm kārtīm ir jāstrādā. Kārtīm tādu īsti tik striktu nav. Tur ir pilnīgi cita pieeja, tā ir ļaušanās, tas ir ceļojums, tā ir došanās arvien tālāk. Tur varbūt cilvēkam pat nav nekādu konkrētu jautājumu, bet tas stāsts virzās pats uz priekšu. Tas ir pilnīgi kaut kas cits, un ir jāsaprot, kāda veida tās kārtas ir. Nav vērts kaut ko arī pašām pētīt un rakties, ja nesaprot, jo tiešām var apmaldīties. Informācijas tagad ir ļoti daudz un var apjukt vispār. Un man tiešām liekas ļoti dīvaini, kad es redzu, ka makkārtas liek tā kā taro kārtas, jā. Tā kā tas jums ir jāatrod, jāsaprot, jāpamācās arī pie kādiem skolotājiem. Un tad jūs arī redzēsiet, kas ar jums strādā, kas ar jums runā, kā jums tas viss izdodas. Jo mēs esam dažādas, un es arī tā arī saku, ka taro cilvēki ir savādāki, Lenormand cilvēki, tie vispār, es saku, tā kā no kosmosa, man viņi liekas tādi vēl no citas planētas, kas ar viņām strādā un perfekti pastāsta, perfekti parāda. Tā ka pilnīgi ir prieks skatīties un klausīties. Un, jā. Otrs lielais punkts. Kā atšķirt spēcīgus maģiskus komplektus no smukām bildītēm? Pats galvenais atslēgas vārds ir autors. Kas ir šo kāršu autors? Vienmēr uz kāršu kastītēm būs kāršu autors. Jūs atrodat internetā, paskatieties, kas ir Ciro Marchetti, lielais kāršu guru. Mūsdienu skaistāko, krāšņāko un jēdzīgāko kāršu autors. No Amerikas, itāļu izcelsmes mākslinieks, viņam ir ļoti daudz taro kārtas, viņam ir orākuli. Lenormand kārtas, viņš ir arī atdzīvinājis Kiper kāršu orākulu. Fantastisks kāršu mūsu tāds mākslinieks un tāds lielais kāršu guru. Otrs, varat arī apjukt, jo citreiz uz kārtīm ir
divi autori. Divi autori. Viens tātad šeit rakstīts mākslinieks ir viens, tātad tas, kurš šīs kārtas ir zīmējis, radījis, un otrs autors ir tas, kurš ir šīm kārtīm izveidojis nozīmes, aprakstiņus, to mazo grāmatiņu. Viens zīmēja, otrs sarakstīja grāmatiņu. Un ļoti bieži tie ir divi dažādi cilvēki, jo es arī izdevu savas kārtas Lenormand, bet es neesmu māksliniece, es viņas pati nezīmēju. Es izvēlējos speciāli atlasīju zīmējumus, kurus ir veidojuši ar savām rokām citi mākslinieki dažādi. Es izveidoju šo te grāmatiņu, es zinu, kas uz tām kārtīm ir, kam viņam ir jābūt, kādiem tiem attēliem jābūt, kur ir kļūdas, kur ir kaut kādas nepareizības, kas ir mūsdienu komplektos. Es esmu valodas cilvēks. Es varu uzrakstīt par Lenormand kārtīm 10 grāmatas, bet diez vai kādreiz viņas varēšu uzzīmēt. Tāpēc autori ir divi. Un varat arī paskatīties fantastiskus māksliniekus, un man ir arī ļoti daudz Lenormand kārtas, kuras es pērku tikai tāpēc, ka grāmatiņu sastāda kāršu zinātājs. Ir, piemēram, tāda Elza, arī, kura ir visādās taro biedrībās, asociācijās, viņa pēta taro kāršu vēsturi, Lenormand kāršu arī meklē pa vecajām grāmatām, pa visiem franču arhīviem, visādus vecus izlikumus, un es pērku tos komplektiņus, kur grāmatiņu ir sarakstījusi viņa, jo tur vienmēr ir fantastiskas lietas, interesantas izpētītas, un jā, tā kā gan jūs skatāties mākslinieku, gan skatāties arī, kas apraksta nozīmes. Taro kārtīs arī ir kāršu aprakstu autori, ļoti populāri, kur jūs redzēsiet viens un tos pašus vārdus, piemēram, Loskrabējo izdevniecībā, ir mākslinieki. Un citreiz pat ir tā, ka jums patīk tas mākslinieka stils, un tad jau jūs varat sevi ļoti ātri, kā es saku, iedzīt bankrotā. Es jums parādīšu, kāpēc. Jā, tā kā vienmēr skatāmies, kas ir izdevējs, kas ir autors. Jā, man ļoti patīk šeit Monikas Lenormand kārtas. Viņa gan ar taro, gan ar Lenormand kārtīm strādājot 40 gadus. Dzīvo pāri okeānam, otrā pasaules malā, Kanādā, un viņa arī zina, kam tajās kārtīs ir jābūt, un arī jūt, kā šīs kārtas attīstās, un viņai arī tādi ļoti interesanti mūsdienīgi komplekti ir. Tālūk, kurus Lenormand kāršu komplekts vērts iegādāties darbam, kurus smukumam es jums parādīšu, bet tas ir tikai mans viedoklis. Tas ir tikai mans viedoklis, kā es šīs kārtas izjūtu, jo jums katrai arī būs savs komplektiņš vismīļākais. Vai tas būs gaišs, vai tas būs tumšs, vai tas būs mīļš, vai tas būs briesmīgs. Katrai no jums ir citas enerģijas, vibrācijas, frekvences, un tāpēc citreiz arī saku, parādi man savas kārtas, un es pateikšu, kas tas par cilvēku. Ļoti labi parāda cilvēku raksturu, temperamentu, to intuīcijas veidu, vai viņš ir vizuāls, vai tas ir caur numurus, skaita cipariņus un tā tālāk. Tā kā tas, kādas jums ir šīs spējas, talanti, arī parāda jūsu raksturu. Viena ir arī patiesība astroloģijas cilvēki atšķirās, numerologijām ir tādas savas īpatnības, dziednieki ir citādāki, šāmaņi, tie ir vēl no citām pasaulēm, kā es saku, tā kā jums katrai būs arī savs kāršu komplekts. Un es dikti jums novēlu viņu atrast. Varbūt šovakar jums kāds iekritīs acīs, varbūt, jā, jums, jūsu vismīļākās, vislabākās kārtas jūs šovakar ieraudzīsiet. Vēl man nesen bija jautājums no divām dažādām sievietēm par to, ka paņemot kārtas rokās ir sajūta, ka rokas deg, ka rokas uzsilst. Un vai tas ir normāli? Varbūt tas ir slikti, varbūt kārtas ir jāliek nost. Nē, tas ir absolūti normāli, tas ir absolūti labi. Tas nozīmē to, ka jums jau strādā enerģija, kārtas ar jums jau runā, un tā ir tāda ļoti veca sajūta. Tā ir tāda no senām kaut kur no arī agrākiem laikiem, jo es esmu tādās senās vecās grāmatiņās lasījusi, ka ja deg tās rokas, tad tu jau pieslēdzies tai informācijai. Un arī ļoti daudzos patiesībā rituālos
ļoti daudzos meditācijās un visādās tādās garīgās praksēs pat sākumā berzē rokas. Berzē rokas, lai arī šī enerģija sāk kustēties. Arī dziednieki noteikti vispirms, kā saka, iedarbina rokas, kas ir viņu arī viens no instrumentiem. Ļoti daudzos rituālos arī rokās iemasē eļļiņu, jo eļļiņa caur ādu arī atver šo instrumentu, iedarbina, pēc tam viņu smaržo, iesmaržo. Tikai vienīgais ar kārtību uzmanīgi, jo tās eļļas var atstāt tādus, pēc tam tur var noiet krāsa un sabojāt to zīmējumu. Jā, tā kā kārtīm jūsu rokas arī ir svarīgs instruments, jo tieši jūsu rokas caur jūsu pirkstiem ar jums runā jūsu zemapziņa, intuīcija un nodod signālus, kad jūs viņus maisat, kurā brīdī apstāties, kurā brīdī pārcelt, kad jūs ņemat no vēdeklīša, kuru kārti izvilkt. Rokas šajā darbā piedalās 3 instrumenti kārtas, jūsu rokas, kas viņas maisa un izvelk un pārceļ, un, protams, jūsu intuīcija, jūsu spējas, prasmes, talants lasīt energoinformatīvo lauku. Vienmēr atcerieties, ka ir jābūt energoinformatīvo lauku, jo informatīvais lauks ir daudz šaurāks jēdziens. Šaurāks parasti ir tātad energoinformatīvais lauks. Citi tās sauc par akašas kronikām, citi tās sauc par likteņa grāmatu, un tas nosaukumi ir dažādi, bet tas viss ir tas, no kurienes vēlams ņemt informāciju tādās maģiskajās kārtīs. Makkārtīs, protams, ļoti labi var pētīt arī cilvēku zemapziņu, ņemt informāciju no viņa paša, vilkt ārā, kas tur notiek, kas ir norīts, kas ir sakrājies, kas ir aizbloķējies ciet. Makkārtis ļoti labi velk ārā no cilvēka paša. Kā ar viņām izdodas lasīt to informāciju vai nākotni, tā kā es neizmantoju, man ir grūti teikt. Arī Ines mums raksta, ka ir silta sajūta sirds rajonā. Jā, man vispār, kad es sāku runāt par kārtību, man ir slapja piere, slapja mugura, man arī tas siltums, tieši tas siltums rodās. Jā, tā kā tas ir normāli. Tas ir pat ļoti, ļoti labi, un jums ir šis te kāršu talants. Vai vienā reizē var likt kopā taro kārtis, Lenormand kārtis, vēl kādu orakulu piemest klāt, ziedu kārtis, spēka dzīvnieks, vēl makkārts pielikt? Es teiktu tā, agrākos laikos vecie skolotāji teiktu, ka nē, bet tā kā mēs zinām, ka mūsu pasaule mainās, visas enerģijas paliek savādākas, tad šobrīd es pati esmu redzējusi, cik fantastiski sievietes liek šīs kārtas kopā. Un tad, kad viņas man sūta bildes un tūkot šos savus izlikumus un saliktās kārtas, cik viņas sasaucās. Taro kārtas rāda par attiecībām, un tur ir attiecību Lenormand kārtas. Viņas sadarbojās, ja jūs šo metodu sev ieviesīsiet, tad fantastiski rezultāti. Var viņas likt kopā, ļoti bieži tiešām viņas rāda vienu to pašu, vai arī taro kārtas parāda to lielo būtību. Lenormand kārtas parāda, cik tas būs ātri vai lēni, cik tas būs vai nu dārgi, vai tas jādara vienam vai kopā ar kādu cilvēku. Savstarpēji vienu otru ļoti labi papildina, bet tur ir jābūt jau tādām prasmēm, jau jābūt tādai pieredzei. Labi jāpārzina gan taro, gan Lenormand kārtas, un lai viņas jums runātos. Jā. Un citreiz pat ir tā, ka jūs izvēlat taro kārtu un nenolasās, jūs Lenormand kārtu izvēlat un nenolasās, un tur jūs izvēlat kaut kādu ziedu kārtu, tur visbulīt, vēl kaut ko, tur kāds atslēgas vārdiņš jūs izlasat, un viss vienkārši saslēdzas kopā. Un jūs ieraugat, Lenormand kārtīs arī bija tas, un taro kārtīs taču arī tas pats. Tā kā droši liekat kopā, eksperimentējiet, darbojieties, kārtīm vienmēr patiks, lai jūs viņus izmantojat, lai jūs viņus šķubinat, un lai jūs viņām jautājat. Tā, par mākslīgo intelektu es jau minēju. Ļoti diskutējums jautājums, tā kā esmu vecā tipa kāršu cilvēks, kas pieturās stingri pie noteikumiem, kārtības, sistēmas, metodas un likumiem vecajiem, tad es uzskatu, ka tur ar to maģiju jāskatās, kā tur īsti ir. Ja labs cilvēks, kurš to taisa un kurš zina, kam tur ir jābūt un saliek visu, arī ar kaut kādu jēgu un pēc tam to grāmatiņu apraksta,
tad varētu būt, jā. Jo tajā mākslīgā intelektē jau viņš liek atslēgas vārdus, lai tur būtu mušmire, lai tur būtu bizbizmāre, lai tur būtu ozols. Viņš jau ar kaut kādā veidā programmē šos attēlus, un tad, ja ir grāmatiņa līdzi, tad fantastiski. Tad varētu viss būt kārtībā. Šeit ir vēl viens punktiņš, par ko man ļoti bieži jautā, un ko nevar, ko ļoti bieži palaiž garām, un nu, citreiz ir dēļ tā arī liela vilšanās, un dēļ tā arī kādas kārtas jūs neizmantojat vispār. Un šis punktiņš ir izmērs, karšu izmērs, un šeit es vienmēr saku, izmēram ir nozīme. Tas, cik šīs kārtas ir lielas vai maziņas, arī ir ļoti svarīgi. Ir sievietes, kurām patīk lielas kārtas, lai tas ekrāns, lai tas kārts, tas viss, kur tas viss ir redzams, ir liels, lai var saskatīt detaļas. Ir sievietes, kurām patīk maziņas kārtas. Maziņas viegli jaucās, viegli saliekās. Man, piemēram, jā, paldies par sveicieniem. Man, piemēram, ir ļoti mīļš telemas kāršu komplektiņš, Lenormand kārtīs fantastisks komplekts, iesaku, vienas arī no skaistākajām mūsdienu Lenormand kārtīm ar fantastiskiem attēliem, jā, un zīmējumiem, un jēgpilniem, un, kā es saku, pareiziem, lai gan tas, nu, maģijā vārds pareizs šķiet tāds dīvains. Jā, nu, skaisti attēli, skaisti arī sievietes kārtas, bet es viņas ikdienā neizmantoju, teikšu godīgi, jo man viņas ir par lielu. Man viņas ir par lielu, un arī tādēļ man daudz citi komplekti paliek tikai kolekcijai, jo tiešām tad, kad ir ļoti daudz jautājumu, viss šī maisīšana un arī vairāk kāršu izlikumi, tur ir vajadzīgs liels galds un tā tālāk. Vēl runājot par izmēru, pasūtīju šādas te senas klasiskās Lenormand kārtas, arī vairāk nekā 100 un pat vairāk gadu senas, oriģinālas, atjaunotas, izdotas. Un kastīte, jā, tad liela, es veru vaļā, atveru vaļā, un kārtas ir tik lielas. Un es vienkārši paņemu to maziņo lapiņu, un es tagad domāju, kā nu tas tagad būs. Parādīšu jums salīdzinājumam. Tikko rādīju telemas Lenormand kārtas un šīs te maziņās reku mājas kārtas. Es jau skatījos, jābūt vienādām kārtīm un izvilku. Lūk, tātad kāda ir atšķirība šīm te kārtīm? Fenomenāli. Tātad 4 reizes mazāka. Nu, un tad, protams, ir kārtīgi jāpalasa grāmatiņa, kur viens arī no labiem kāršu atjaunotājiem un izdevējiem, Aleksandrs, arī apraksta, ka šīs kārtiņas arī cik maziņas bija. Lūk, šeit viņš ir atradis oriģinālo pamācību, kas šīm kārtīm gāja klāt vācu valodā, un tāpēc viņas arī ir tik maziņas. Un viņām nav nekādi te izgraznojumi un raksti, jo vecos laikos kārtīm otra puse vai nu bija balta, vai nu šeit nodrukāta tādā vienā tonītī. Tā kā šis tāds interesants pārsteigums, kad atver tādu milzīgu kasti, vai, piemēram, tāds pat pārsteigums bija arī par šīm kārtīm. Arī viens no jaunām, skaistas, bet darbā es neizmantoju, jo ļoti daudz kārtas ir aizbraukušas tālu no Lenormand simbolikas un Lenormand klasiskajām nozīmēm. Bet, ja jūs ar viņām sanākt, un tad varam šo te magnētiņu skaisto kasti vaļā, un mums te burvīga liela grāmata, un tā. Un pašas kārtis, man te viņas ir tādas mazīgas. Kaste milzīga, bet kortiņas maziņas. Nu, es viņas arī neizmantoju, jo man viņas ir drusku par mazu, un, protams, attēlu ziņā, jo ir ļoti, ļoti tālu aizbraukts no kāršu jēgas. Piemērs tātad jātnieks, pirmā kārta, jātnieks. Nu, es te redzu daļā dzimumu pārstāvi. Tā būs jātniece. Un
Jātnieks ir ļoti strauja, ātra, dinamiska kārts, jo tajos laikos, kad mašīnas bija tikai izredzētajiem, lidmašīnas bija tikai armijai, zirgs bija viens no ātrākajiem un biežākajiem pārvietošanās veidiem. Un zirgs rīkšo, zirgs auļo, zirgs steidzas, skrien, piegādā ziņu, vēstījumu un tā tālāk. Un kas mums bija šeit, jūs atceraties? Zirga vietā mums ir zilonis. Mēs varam ieiet Wikipēdijā un palasīt, kādu ātrumu attīsta zirgs un kādu zilonis. Vai šī būs ātruma, dinamikas, pēkšņu jaunumu pārmaiņu, kas notiks drīzumā kārts, diez vai ar to lielo, lēno, lumpīgo ziloni, diez vai mēs kaut ko tādu drīkstam stāstīt cilvēkam. Tāpēc šeit es jums arī parādīju to principu, kad ir jāskatās, kas ir attēlots uz kārtas, katra nianse, katra detaļa un arī, jā, kādas ir kārtas. Man viņas ir drusciņi pa mazu. Tāpēc tad, kad jūs izvēlaties kāršu komplektu, vienmēr visos tādos normālos veikalos, sākot no izdevniecību mājaslapām, Tāro pasaulē, 220 LV, ir norādīts kāršu izmērs centimetros. Un tad vienmēr uzmetat aci, tīpaši, ja jūs pērkat dārgas kārtas, nu jau kārtas normāls, vispār skaits pilnīgi normāli, arī 50 eiro, 60 eiro par komplektu, un lai nav pēc tam tās vilšanās un nesāp tā sirsniņa, ka jūs viņas neizmantojat, paskatieties vienmēr izmēru. Līgums raksta, ka tas varbūt ir turbozilonis. Nu, varbūt šīs ir tādas, jā, pasaku brīnumu kārtas, droši vien. Varbūt arī tā. Tālūk. Jā, droši rakstiet vēl savus jautājumus. Vēl savus jautājumus vispār, vai arī tad, kad es jums pastāstīšu beigās, visu jautājiet arī varbūt, kas ir vēl varbūt pavisam par citu tēmu, par kārtīm. Parādīšu jums klasiku. Tālāk mēs runāsim tikai par Lenormand kārtīm, jo pašā sākumā šīs nodarbības tēma bija, kā izvēlēties savu piemērotāko Lenormand kāršu komplektu. Jo kādreiz tiešām Lenormand kārtas bija 4, 5, nu jau es domāju, ka var pie mums pat nopirkt 100 dažādus variantus. Un klasika. Jau pieminēju mūsdienu Lenormand kāršu karalienes, Gilded, Lenormand, zeltītās reverijas sapņu Lenormand kārtas. Pasaulē šobrīd pašas populārākās Lenormand kārtas, vienas no pašām skaistākajām, un viņām ir ļoti liels tas saucamais jumtiņš, egregors, kuru veido cilvēki, kas ar viņām strādā, jo vairāk cilvēki ar šīm kārtīm strādā, jo labāk. Iesaku, jo mākslinieks ir pārdomājis katru niansi detaļu. Protams, ir jauninājumi, ir atkāpes no klasikas, bet fantastiskas kārtas, kuras es iesaku. Bet jāņem vērā, ka viņas ir tumšas. Un arī daudziem tas patīk, jo tieši tas melnais palīdz atvērt intuīciju, palīdz atvērt zemapziņu. Tāpēc ļoti daudzās kārtīs ir šī melnā krāsa vai melnais rāmītis, kas palīdz uz tā fona parādīt labāk tos simbolus, arī tas kontrasts. Bet arī pagājušajā gadā Evertos pie maniem bija Lenormand kāršu izlikuma, un man bija līdzi vairāki komplektiņi. Gan šīs, gan tumšās kārtas, gaišās kārtas, un tad es arī teicu izvēlēties, jo arī jūs ļoti atšķiraties. Bija sievietes, kas teica, man tās melnās nē, un bija sievietes, kuras ar tām gaišajām. Nē, nu tās pārāk romantiskas, pārāk tāds jauks. Kārtas tomēr ir tāds bišķiņ jābūt štengras, tāds biedējošs drusīt tāds. Tā kā tas jums arī jāņem vērā. Jā, noteikti iesaku, arī šeit viņš mums ir, dzīves Itālijā, mācījies Anglijā pie vislabākajiem skolotājiem, meistariem, un tagad dzīvo Amerikā, Floridā. Lūk, šeit viņš ir arī parādījis, kā nošķiek šis process, kad viņš zīmē kārtas, kā caur viņa prātu, caur viņa intuīciju, caur viņa lauku enerģētisko, informatīvu enerģētisko lauku lido cauri šie simboli, idejas, zīmes. Viņš ir arī tiešām papētījis Lenormand kārtas, tās veco laiku arī grāmatiņas, un
gan ielicis dažādas jaunas lietas, par kurām rodas daudz jautājumu, gan atradis tādas vecas Lenormanda noslēpumus, kurus citi mākslinieki bija aizmirsuši. Un arī savā grāmatiņā viņš par to stāsta. Tālūk. Un pirmās kārtas ir ar putiņiem. Ja jūs viņus kaut kur redzat, ķeraciet, jo vairāk viņas neizdod. Kolekcionāri pasaulē par viņām sola lielas naudas par oriģinālajām. Un tagad būs nopērkams ar sievietes attēlu. Kas vēl ir svarīgs šeit? Lenormanda kārtīm ir ļoti svarīgi, interesanti tāda veca tehnika. Taro kārtīs tas nebūs tik izteikti, lai gan arī tur izvēlās galma kārtis, karalienes, karaļus un pāžus jaunākiem cilvēkiem. Pirms kāršu izlikšanas atrod tātad sieviete savu kārti, vai, ja jūs liekat kārtas vīrietim, kā man šodien kārtas labi rāda, pašķiru un reku sievieti ir klāta. Un, jā, un uzliek viņai savu vārdiņu. Pasaka kārtību, par ko viņām būs jārunā. Un man ir arī tādi kāršu komplekti, kurus neizmantoju. Šeit tāda ļoti skaista dāma, tāda arī latviska, arī tādi sejas panti. Arī telemas kārtīs mums ir blondīne reti, kad ir tāda tumšmutains vairāk sievietes. Un ir arī ļoti foršs tāds divi mega grandi, ļoti labas Lenormanda kārtas, kuras neizmanto, jo sievietes kārtas ir melnādainā sieviete. Un skatoties uz viņu, man ir ļoti grūti teikt tā, tu esi šodien Ilvija, tu man šodien par mani pastāstīsi. Nu, tā kā ļoti svarīgi, lai jums būtu kontakts ar sievietes kārti. Kā jūs varat uzzināt, kāda tā sievietes kārta tur būs? Atrodat internetā šo komplektiņu un uzrakstiet komplekta nosaukumu un vai nu woman, vai nu 29. numuru, un viņš šo kārtu visticamāk jums atradīs. Vēl ļoti jauka tradīcija ir, ka šo te sievietes kārtu liek uz kāršu kastītes. Tas ir ļoti forši, izdevēji ir izdomājuši to, un tātad mēs redzam, sievietes kārts ir šāda, šajā komplektiņā sievietes kārts ir šāda, šajā romantiskajā komplektiņā sievietes kārts ir šāda, Pagam Lenormanda kārtīs ir sievietes kārts redzama, bet to jūs vispirms arī noskaidrojiet. Uz kastītēm ir, bet nevienmēr. Nu, reku telemas kārtī mums ir jāatniec viņš redzams. Tālūk, tā arī tāda interesanta nianse. Ramon mums jautā, kā tagad var nopirkt Lenormanda kārtas nevis ar zīmējumiem, bet ar fotogrāfiem, vai ir vērts tādas iegādāties? Nu, es pati personīgi ne. Es tādas kārtas nepirktu, jo šie te ļoti bieži mākslīgā intelekta zīmējumi izstāsta pēc fotogrāfijām. Nu, man tas šķiet vairāk vai mazāk dīvaini. Bet ja jums patīk, ka ir nofotografēts kalns, ka ir nofotografēta ziedu pļava, ja jums tas uzrunā, tad tas arī strādā. Jo tomēr tas ir simbols. Patiesībā, nu, ja tur ir ziedi, ja tur ir kalns, tad tur viss kārtībā. Tā ir tikai tāda, nu, dizainiski, vai jums tas patīk vai nē. Es tā kā esmu ļoti vecmodīga, kā es jau teicu, tad man vajadzīgi šie zīmējumi un pat man ļoti patīk tā vecā klasiskā maniere, tā agrāko laiku, kā attēloja. Lūk, šeit arī šis komplektiņš, ir arī papildus kārtas interesantas, kam jau ir apnicis tikai 36 kārtas, tad šiem te Čiro Marčetī papildinātiem izdevumu mums vēl ir 8 papildu kārtas, kurās vēl rakties, pētīt, lasīt, ko nozīmē tilts, ko nozīmē labirints. Tie ir arī seni Lenormanda kāršu simboli, kuri daudzos citos komplektos bija iekšā, maskas, kaķis, arī tādos Krievijā izdotos komplektos pirms 100 gadiem arī bija daži šie simboli. Spēļu kauliņi Lenormanda sistēmā kādreiz ir bijuši. Es saku, viņš ir papētījis, paracies un ar domu ir iekļāvis arī šos te papildus simbolus. Tāpēc arī manos kursos mums ir arī pat 2 atsevišķas nodarbības, kur mēs pētam šos papildus simbolus, jo, ja jums šīs kārtas ir, jums ir jāzina šo kāršu nozīme. Tālāk, Kaiva mums jautā, kā būt ar balto tukšo kārti, jo ir gadījies nopirkt kāršu komplektiņu, kurā ir balta kārts. Tā, par šo tēmu ir atsevišķs stāsts, ļoti labs jautājums. Ir tā, ka Lenormanda sistēmā
Arī taro kārtīs šīs te baltās kārtas īsti pēc veciem likumiem neizmanto. Tāpat kā arī vecos laikos neizmanto šīs apgrieztās pozīcijas. Apgrieztās kārtas arī ienesa citas tradīcijas, ļoti daudz saka tā tomēr komercija, lai atkal būtu par ko rakstīt grāmatas, lai atkal būtu atkal kaut ko darboties. Tukšā kārtas, šo te izmanto rūnās. Tur gan tas ir, tur ir vesela arī nozīme šai tukšai rūnai un tā tālāk. Tur tas ir ļoti svarīgi, bet Lenormand kārtīs es ņemtu ārā. Vēl vienmēr arī ir tas jautājums, kāpēc nopērkot taro kārtas ir 78 kārtas un vēl 2 kaut kādas klāt. Tas vienkārši ir tehnoloģiskais process. Tad, kad izliek lapas, uz kurām drukā kārtas, nav lapas ar stūrīti, kurā 2 lodziņi ir tukši. Viņas vienkārši visas drukā tātad ražo, un tad, lai papīrs aizpildās, lai ir, tad tur parasti ir tādas divas kārtas klāt. Es pat jums pateikšu vairāk. Es pat nevaru to izskaidrot, kāpēc tas tā ir, bet es šīs te 2, tur ir reklāmas parasti uz tās kārtas, vienas ir reklāmas, uz otras ir arī kāds attēls vai kāds aizmugurīt. Es viņas ņemu pat no komplekta ārā un neglabāju kopā ar kārtīm. Es viņas ņemu ārā un man viņas stāv atsevišķi, kā smuks aizmugurītes vēl kaut kur, bet komplektā iekšā man viņas pat neglabājās. Es to nevaru izskaidrot, mana tā loģika ir tajā, ka tās nav zīlēšanas kārtas, tās nav maģiskās kārtas, tās ir vienkārši kaut kādas kartītes pieliktas klāt, un, viņām tur nav jābūt, jo kāršu kastīte manā ieskatā jau ir vesela pasaule. Tātad tur jau tās maģiskās kārtas simboli, tur tie rīki ir. Un tās 2 liekās es ņemu vienmēr ārā. Citreiz es pat izmetu ārā uzreiz, ja tur nekas smuks nav noderīgs. Tā kā tas ir vienkārši tāds tehnoloģiskais, un tad ļoti, ir, un varbūt kāds tādēļ arī izdomāja tās tukšās kārtas. Kaut kas jānodrukā, ieliksim tukšo kārtu un pateiksim, ka šodien kārtas tev neko negrib pateikt. Bet, ja tu vispār esi paņēmis kārtas, sākus likt un jautāt, tad, kaut kā tas tā īsti neiet kopā. Un ir arī tā versija, ka vienkārši tas ir tā izdomāts, būs forši, runās tā ir, varbūt kārtīs arī, bet es to neizmantoju un tādu maģisko jēgu un spēku tajā neredzu. Tā kā, ņemat ārā, lai jūsu kastītē atrodas tie, kas tur tiešām atrodas. Tās kārtas, tie jūsu maģiskie instrumenti. Nekādas lapiņas, nekādas. Es pat arī daru tā, ka, ja grāmatiņa ir tāda nejēdzīga, bezjēdzīga, es arī grāmatiņu metu ārā. Jo, ja viņā nekas plašāk nav paskaidrots tieši par šo komplektu, ko es arī tagad stāstu, ļoti daudz cilvēku izdod savas taro kārtas, uzzīmē viņas fantastiski mākslas darbi, fantastiski simboli, fantastiski stāsts tajās kārtīs. Es arī pat esmu tādas no Amerikas sūtījusi. Un grāmatiņa klāt, tātad jābūt, grāmatiņai ir standarta klasiskās kāršu nozīmes. Tātad tās, kas ir jebkurām klasiskajām taro kārtīm, var pielikt klāt. Šīs ir par naudu, šis ir krīze, šis ir ceļojums, šīs ir kāzas. Un kārtība, kur ir uzzīmēts pilnīgi kaut kas cits, ir tāda grāmatiņa, un es viņu arī vienkārši metu ārā un neglabāju. Un manās kāršu kastītēs grāmatiņas nestāv. Ja vien tās nav īpašas konkrēti šīm kārtīm, kur kaut kas ir specifiski aprakstīts, tad jā, tad es atstāju, jo, kā jau es teicu, tās, kuras ir ne taro kārtas, ne taro, tur ir kaut kas cits sazīmēts, tad tur tajās grāmatiņās ir tās atbildes. Tur jūs diez vai pie kādiem skolotājiem kaut ko konkrēti par šo komplektu iemācīsieties. Tur jums ir vienmēr galvenais, vadošais būs pamācības grāmatiņa. Tā kā jā, es to komplektu uztveru jau kā instrumentu, kurā nestāv nekas liekas. Nekas liekas, nekādas reklāmas, nekas tur nav iekšā jābūt. Vēl no klasiskā tipa kārtīm. Fantastisks atradums Lenormand kāršu pasaulē. Pagājušajā gadā viņas izdeva pati autore Anna Uginski. Es teiktu tā, arī Lenormand kāršu lielā mūsdienu guru. Viņa šīs kārtas ir izpētījusi, izrakusi, izanalizējusi. Viņai stundām gari YouTube video par Lenormand kāršu vēsturi, par katru no Lenormand kārtīm. Viņai ir arī šī zaļā grāmata, ļoti laba grāmata. Ļoti laba grāmata. Redzat, arī Lenormand simbols lilija ir arī uz grāmatas vāka. Arī šo veco noslēpumu viņa zina un ievēro.
Un tad, kad šīs kārtas iznāca, es viņas arī pasūtīju no Krievijas. Es uzreiz jau pagājušajā gadā meitenēm kursos teicu, šis ir dārgums. Šīs kārtas ir fantastiskas, pārdomātas, ļoti pareizi uzzīmētas. Viņi arī zina, kam tur ir jābūt, kādas tur ir jāatniekas, kādas tur ir nianses, kādas ir detaļas. Un es iekļāvu speciāli šīs kārtas savās lekcijās. Ieliku slaidu, kur es rādu katru no šīm fantastiskajām kārtīm, un no viņas grāmatiņas krievu valodā arī tāda bieza, kārtīga grāmatiņa, kur ir aprakstīts, kāds tur ir dievs, kāds tur ir latīņu uzraksts, kādas tur ir krāsas, kāpēc tur tumšs, kāpēc gaišs, kāpēc tur stūrī katrai kārtī ir arī savs augs, par augu ir pastāstīts, kāda viņam saistība. Viss ir aprakstīts. Tā tam vienmēr arī būtu jābūt. Ja tu zīmē kārtas, tad ir kaut kāds mērķis, kāpēc tur tam ir jābūt. Arī par manām kārtīm ir jau tu video, arī, kur es stāstu, kāpēc tāds attēls, kas tur viņā ir savādāks, kam tur ir jābūt, jo tad, kad es šos te attēlus piemeklēju, ļoti skrupulozi arī degsirds, degoša sirds, dzirksteli, cilvēkam tas patīk, jo daudzās Lenormand kārtīs ir tikai sirsniņa, bet tai sirsniņai jābūt karstai, degošai, ugunīgai, lai parādītu, cik spēcīgas, intensīvas emocijas, sajūtas šī kārtas simbolizē. Un, jā, to es neesmu savā grāmatiņā aprakstījis, bet to es izstāstīju video. Varbūt, ja man kādreiz sanāks laiks, varbūt es arī savām kārtīm izveidošu tādu garāku, plašāku grāmatiņu, bukletiņu, kur vēl. Un kā nu gadījās, kā ne, šo Lenormand kāršu brīnumu pamanīja arī itāļu izdevniecība Lo Scarabeo, un viņas šogad tika izdotas arī pie viņiem. Jo ļoti sen pēc Ciro Marchetti principā un pēc Telamas kārtīm tik labu Lenormand kāršu nav bijis. Kādas ir šīs? Tāpēc es jums viņas absolūti iesaku. Ļoti, ļoti interesantas, jēdzīgas, jārpilnas, gaišas, nu, lielas. Tas ir Lo Scarabeo arī standarta izmērs. Fantastiskas kārtas. Un arī pie manis var pasūtīt arī to manu tulkojumu no viņas grāmatiņas. Ja jūs labi zinat krievu valodu, tad jūs pašas varēsiet izlasīt, lai gan šajā te Lo Scarabeo grāmatiņā ir maziņi tie aprakstiņi. Tajā grāmatiņā krievu valodā tur ir par katru kārti 3 un 4 lapuses. Un ja jūs gribat arī tādu špikerīt, jūs varat rakstīt manu zēpastu, un es arī šīs te pamācības apmaiņā pret mazu paldies. Atlīdzībā arī varu nosūtīt, jūs varat viņas izmantot, un tad jūs zināsiet, kas tur ir par augu, kas tur ir par krāsām, kāpēc tur ir tādas ogas klāt, kāpēc tur dzelkšņi, kāpēc tur lapas lido pa gaisu un tā tālāk. Jā, lūk, šeit ir tas piemērs, kā viņas, kā ir aprakstītas. Šeit nav viss, te ir vienkārši tā, cik man tur vietiņas bija, tai slaidā, tik es tos punktiņus saliku, kāpēc ir vējš, kāpēc tas jātnieks lec ārā no rāmjiem, no kārtas maliņām, jau ir aizbrāzies, jau aizsteidzies tālāk, kāpēc tur ir rozes, kāpēc kāds ir vispār zirgs, kāpēc viņam ir pasta soma. Ciro Marchetti arī kārtīs sievietē redzējāt, jā, arī somiņa ir, viņš arī ir ielicis. Kāpēc ir sārta krāsa, jo tā ir auna kārts, auns ir uguns stihija, uguns ir sarkana. Lūk, viss fenomenāli aprakstīts, fenomenāli izstāstīts. Tā, Ramona mums raksta, ka viņai ir kāršu komplekts ar 2 mēnešu zīmējumiem. Viens pilnmēnesis, viens pieaugušs mēnesis. Vai to var tūkot kā laika periodu, kad kaut kas notiek? Pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti. Un tas ir arī tas, ko es stāstu pie mēnesis kārts, ka skatieties, kas jums ir uz kārts. Ja jums uz kārts ir attēlots dilstošs mēnesis, tad jūs sakat, ka tas notiks laikā, kad mēnesis dilst. Ja jums ir pilnmēnesis, tad jūs sakat, tas notiks pilnmēnesī, vai tas notika pilnmēnesī, varbūt tas bija uz emociju pamata. Un ir arī pat komplektiņi, kur šo te niansi arī speciāli izcēluši mākslinieki un izveidojuši pat 2 un 3 atšķirīgas mēnesis kārtas. Ir gan iekšā gan dilstošs mēnesis, vai augošs, vai pilnmēnesis, to es arī rādu, un tāpēc vienmēr skatieties, kas ir uz jūsu kārtas. Tas ir uz kāds mēnesiņš, ir tieši uz jūsu kārtas. Ļoti labs špikers, ļoti labs padomdevējs, bet atcerieties, ka šo mēnesi kārtu, tad, kad liksiet lielo izlikumu, ņemsiet ārā.
atstāsiet, izvēlties, vai nu atstāt pilnmēnesi, vai lai nav tā, ka jūs liekat lielo izlikumu ar 37 kārtīm, un viena paliek aiz borta. Varbūt tā ir saulīte, jūsu veselība, jūsu veiksme, jūsu izdošanās, jūsu uzvara, jūsu sasniegumi paliek aiz borta un vispār izlikumā netiek iekšā. Un arī tad, ja jums ir Čiro Mačetī, šis te 47 kāršu komplekts, tad, kad jūs liekat lielo izlikumu, ņemat papildus kārtas ārā, izvēlties vienu sievieti, izvēlties vienus putnus, pūci vai parastos priecīgos putiņus, sakārtojat šo te savu komplektiņu, lai tas atbilst pamat sistēmai. Un tad jūs arī lielo Grand Tableau arī varat likt. To arī ļoti bieži aizmirst. Jā, šis ir fantastiskais komplektiņš, ko es jums iesaku ar šo te tumšādaino sievieti. Un ļoti labas kārtas, kas arī tiem, kas meklē daudz simbolus, daudz, kāpēc tur ir arī, jā, šeit ir arī planētas, astrolīdzības, kāpēc tur ir tādas zivis, kāpēc tur ir fonā vēl fazāns, tur staigā pāvs pa māju, kas vēl dod klāt papildus bagātību. Kāpēc tur ir mežāzes ar savu asti pie mistiskās kārtas. Tur viss ir aprakstīts. Šīm kārtīm ir arī grāmatiņa izdota klāt. Ja jūs gribat ļoti dziļi kaut ko pētīt un ļoti daudz uzzināt, arī mītus visādus, kāpēc tornī ir ieslodzīta sieviete, tā ir senā leģenda par svēto Barbaru, tātad sievieti meiteni Barbaru, kad tēvs ieslodzīja šajā tornī. Un jā, tā kā šīs ir arī ļoti labas kārtas, kurās jūs varētu rakties, pētīt un daudz no viņām uzzināt. Ļoti labs komplekts, ko es iesaku, ir ķeltu Lenormand kārtas. Un te ir jau tas princips, kur ļoti bieži mēs lasām. Mēs ļoti bieži lasām kāršu nozīmes, un arī par čūsku ir gan gudrība, stratēģija, pārdomātas lietas un tā tālāk, bet čūska tāpat laikā vecajās Lenormand grāmatās ir ļauns ienaidnieks, reāls briesmas, uzmanies un tā tālāk. Un tad ļoti bieži arī kursos ir jautājums, kā zināt šajā brīdī, vai tā ir gudrā čūska vai ļaunā čūska, kas tūlīt iekodīs un saindēs tavu dzīvi. Un jau ļoti daudzos Lenormand komplektos šo lietu atrisina, uzzīmējot divas dažādas kārtas, reku putiņiem pat 3 dažādas kārtas, ir gan mums mazie putiņi, gan veco laiku pūcis, mums ir vispār mājas putiņi, vistiņas, kas runās par ģimeni, par radiniekiem, un šim komplektam arī ir fantastiska grāmatiņa, kur viss ir aprakstīts. Viena no labākajām Lenormand kāršu grāmatiņām arī, kas ir, bet tāda, protams, maziņa, bet man arī viņa vienmēr ir un ļoti interesanta. Vēl ir viens Lenormand kāršu komplektiņš, kuru es šeit gan nepaspēju ielikt, bet viņu ir arī grūti nopirkt, kur man parādīja arī kāršu tāda zinātāja Žanete. Paldies viņai kāršu nometnē, kur ir 36 Lenormand kārtas pamata ar tādām pozitīvajām nozīmēm un 36 Lenormand kārtas ar tādām šī simbola arī to tumšo pusi. Piemēram, ir lācis mierīgs lācītis, ķepainītis, meža sargs un tāds miera mika, un ir lācis ar atvēstiem zobiem, kurš var uzbrukt, kurš cilvēku var arī noguldīt un nogalināt ar vienu rokas ķepas vēzienu, kas arī ir vecs, sens ļauna ienaidnieka simbols. Un šajā komplektā ļoti arī labi parāda dažādās sejas, kas var būt vienam simbolam. Tā kā, ja interesē, jūs atrakstiet man uz e-pastiņu, arī parādīšu šīs kārtas, tur ir pat šādā veidā tas atrisināts. Vai arī ķeltu Lenormand kārtīs ir arī koks, zaļojošs koks, augošs, kas parāda, ka būs attīstība, būs veiksme, būs auglība, izaugsme, un koks, kurš ir apsnidzis, sakaltis, zarains, kas parāda otru koku simbolu, vēl vienu tādu ļoti spēcīgu nozīmi, kas ir stagnācija, kas ir atstāšanās, kas ir nespēks, slinkums, un tad tur tas viens koks ir zaļš, un otrs ir ziemā tāds sastīns. Šeit arī mums ir čūska tā kārts, kur mums brīdina, un arī pilnmēnesis, redzat, tur ir. Uzreiz nolasām visu kārti. Un otra čūska mums ir par transformēšanos, par vecās ādas nomešanu, par jaunu dzīves ceļu, par pārmaiņām. Un
mēnestiņš mums arī ir jau augošs, jauns mēnestiņš. Viss mainīsies, viss attīstīsies, un tu vari sākt jaunu posmu savā dzīvē. Nomet veco ādu, nomet visu to, kas tev traucē. Un divas kārtas pilnīgi dažādi nolasās. Jā, šeit ir tas komplektiņš, ko es jums rādīju. Viņš ir labs ar to, ka viņā ir šāda liela grāmatiņa, kurā arī ir diezgan labi aprakstīti kāršu atslēgas vārdi, bet kas vēl šeit ir ļoti foršs, ir kāršu pārnozīmes. Kad divas kārtas jūs izliekat kopā, tad māja un, piemēram, jums blakus ir, šeit arī jums piemērā, izliekat māju un papildus precizējošo kārti apboliņu. Un jūs lasat, ko tas kopā nozīmē. Vai arī lielajā grāmatā izlikumā, māju izlikumā, jūs varat abas kārtas savienot kopā. Manā grāmatā tas arī ir. Un vispār jāteic, ka pasaulē, man grāmatās tas ir reti, kad ir klāt arī šīs te kāršu pāru nozīmes, un šeit man patīk, ka viņas ir ļoti mūsdienīgas. Tātad jātnieks nevis atnesa pasta vēstuli vai mīlestības vēstuli no Francijas princeses, bet tev pienāks e-pasta vēstule. Tad te jau tāda mūsdienīga interpretācija. Šīs kārtas es arī iesaku. Ļoti daudz simbolu, ļoti daudz detaļu, visādi interesantu lietu. Un par šīm kārtīm es ļoti bieži saku, cik man ārkārtīgi ir žēl, ka viņas ir tik maziņas. Jo, ja viņas būtu lielākas, lai mēs varētu visas nianses saskatīt, tur ir vēl gari attēloti un sejas un visādi koki un acis. Viņām būtu labi, ja viņas būtu lielas, lai visu to skaistumu, ko mākslinieks atzīmējis, varētu redzēt. Bet specifiskas. Šeit būs jālasa ļoti daudz arī no pašām kārtīm klāt, jo tātad uz saules ir arī sieviete un vīrietis, kuras neko tādu neesmu redzējis nevienās citās Lenormand kārtīs. Protams, ka šī kārts vairāk, tā teikt, vilks uz attiecību pusi, uz mīlestības tēmu, uz laulību. Vai, piemēram, čūskas kārtas 7, kas pati par sevi jau diezgan briesmīga. Tātad čūska arī sens tāds kā ļaunums simbols un tāds brīdinošs simbols, un viņai vēl klāt briesmīgā žurkatura. Tāda dubult nepatīkama kārts, kas parādoties teiks tā, tu paskaties, kas tev pa cilvēkiem apkārt, ar ko tu sadarbojies, kam tu ko stāsti, un divi tādi salikti kopā. Lapsiņa mums ar naudas maisiņu, jo lapsa mums ir tā, kas sasniegs, kas iegūs rezultātu, kas nopelnīs, kas nomedīs, savu mērķi iegūs. Un naudas maisiņš arī ir sens Lenormand simbols, piemēram, laimes spēles kārtīs, jūs zinat, ir pat speciāla kārts ar naudas maisiņu bagātību. Tā kā šīs ir ļoti tādas jēdzīgas, jēgpilnas, labas kārtas. Šeit ir arī viens no tādiem jaunumiem, kas meklē visādas kolekcijas vērtības. Šeit ir arī šī autora Elza, kura ir sastādījusi ļoti labu grāmatiņu par Lenormand kārtīm, un man tādēļ es arī šīs kārtas iegādājos. Tas tāds arī jaunums, jo man ļoti bieži stāsta parādīt kaut ko neredzētu, un kaut ko jūs vēl varbūt neesat pamanījuši. Bet šīs kārtas, protams, ļoti dārgas, kolekcijas vērtība ar certifikātu, ar numuriņu izdotas nelielā daudzumā. Bet ļoti interesanta grāmatiņa. Šeit arī ir komplekts, ko es iesaku, tad, kad kurs ir beigušies un kad jūs vasarā sakat, ko tālāk, es vēl gribu mācīties, es vēl gribu uzzināt, tad šeit ir arī Lenormand kārtis, klasiskās un 16 vēl simboli, kas ir ļoti tuvu Lenormand kārtīs, kaut kur kādreiz arī bijuši, jo viņi varēja būt suns, varēja būt kaķis, un mīlestības sirds vietā varēja būt gūbji, un šie te simboli ļoti tuvu Lenormand, un ja tiešām gribas vēl vairāk uzzināt, izpētīt, tad šo komplektu es iesaku. Arī zīmējumi tādi ļoti viegli uztverami, tur var tūkot, tur var arī iegūt vēl 16 darba labus jaunus instrumentus. Tālūk, šeit ir tie, kam patīk spēļu kārtas. Ļoti bieži pie maniem
par Lenormand kārtīm jautāt nonāk spēļu kāršu licēji. Jā, spēļu kāršu licēji, un tad viņi saka, es ļoti labi māku spēļu kārtas likt, nu tad jau es iztūkošu arī Lenormand kārtas. No vienas puses taisnība, jo Lenormand kārtas ir cieši saistītas ar spēļu kārtīm, un uz Lenormand kārtīm arī jūs zinat un redzat, ka ir arī spēļu kāršu simbolam jābūt, jo tas kārtīm piedod spēku, viņš tur vienmēr čilomačet ir ieliks tādu mazu lodziņu. Tā kā man bija arī maz vietas, un es jums gribēju iedot gan astro līdzību, gan laiku, gan dzimumu, vīrieti, sievieti, tad man arī kāršu masta tāda maziņa ir, bet ir. Jaunajās kārtīs viņu vairs nav, un es uzskatu, ka šīs kārtas ir bišķiņ viņām noņemts spēks, bišķiņ viņām ir kaut kas atņemts. Viņu rota, viņu greznība, viņu spēks. Un šis ir labs komplektiņš tie, kam patīk spēļu kārtas, kam patīk, kas ir strādājuši spēļu kārtīm un ļoti bieži nostrādā gan Lenormand simbols lapsiņa, gan arī kreiču devītnieks. Bet uzreiz gribu arī teikt, ko es vienmēr saku, ne vienmēr tās nozīmes sakrīt. Spēļu kārtīs tā var būt, tā teikt, negatīva kārtas, Lenormand kārtīs tā ir ļoti pozitīva kārtas. Reizēm tur tie masti un Lenormand simbols citreiz nesakrīt tieši, un citreiz ir pat viens pretēji, kardināli pretējas nozīmes. Tāpēc tie, kas zina spēļu kārtas, arī nevar tiešām teikt tā, ka tad arī perfekti nolasīs Lenormand kārtas, jo atšķirās. Ir arī kārtas, kas atšķirās. Lūk, šeit ir viens komplektiņš, kas ir manā kolekcijā veidots ar mākslīgo intelektu, jo man ļoti patika tas mūsdienu risinājums, kā ir attēlota lapsa, kā tāds kārtīgs tirgons, menedžeris, tāds spekulants un mākleris un tāds. Ļoti skaisti attēlots lācītis, tāds boss mums priekšnieks te. Un, es reizēm domāju, kad izaugs mana meita ar kādām Lenormand kārtīm, piemēram, ja viņai patiks, kādas kārtas viņai būs, kādas izmantos. Es domāju, ka tās varētu būt šāda stila, tādas arī manieres, skaistas, interesantas, bet, protams, viņas darbā neizmantoju, bet, vismaz kaut kas. Bet šeit ļoti daudz arī mākslinieks pats teica, ka ir veidojis. Šādu te mākslīgā intelekta radīto komplektu tas būs ļoti, ļoti daudz. Te man ir vēl viena sadaļa, kad man jautā, kas vēl ir interesants, kādas vēl kārtas varētu, ko vēl ar tām Lenormand kārtīm varētu padarboties. Un ar āķi un humoru, bet uzreiz saku tā, ka šīs kārtas es neiesaku sākumā. Sākumā jums ir jābūt vai kādam no klasiskajiem komplektiem, piemēram, šis te. Vecākās, senākās Lenormand kārtas, kas ir saglabājušās un izdotas 225 gadus senas, perfekti tādas arī, Aleksandrs. Viņš nodarbojas ar veco kāršu atjaunošanu, meklēšanu. Šīs kārtas arī glabājās muzejā, tika izdotas un jābūt kādam no klasiskajiem komplektiem. Noteikti ar šīm te humorīgajām nevajag sākt, ja nezinu vispār pamatnozīmes. Ja jūs zinat pamatnozīmes, tad šeit jūs vēl iegūstat vēl interesantu pasauli. Un no šādām te dīvainajām kārtīm mums būs šis te komplektiņš, kur, piemēram, jūs redzat, tātad jātnieks, viņš traucās uz priekšu, uz nākotni, uz pārmaiņām, uz brīvību, un te zirgs traucas uz vienu pusi, un cilvēks skatās uz otru pusi. Zirgs traucas uz nākotni, tāpēc arī manā komplektā jātnieks ir ar skatu uz labo pusi, kā tam būtu jābūt. Un šeit cilvēks skatās uz pagātni. Un te mums tūkojums ir, mēs nestāstīsim, ka tūlīt būs pārmaiņas, tūlīt būs ceļojums, tūlīt būs notikums, jo cilvēks to vispār negrib. Viņš kavējas atmiņās, varbūt viņam ir kādas skumjas, varbūt viņš noliedz realitāti, viņš grib, lai būtu tā kā pa vecam, viņu neinteresē nekādas pārmaiņas vispār un tā tālāk. Šis ir komplektiņš, kur ir jāzina arī ļoti labi grāmatiņā ir ieskicēts, kas tur tā kā ir domāts, bet ne līdz galam. Tā kā, vai arī tornis klasiska Lenormand sistēmā ir ierobežojumi, ieslodzījums, rāmji un tā tālāk, un šajā komplektiņā tur ir trepītes. Jā, tur tornī būs grūtības, būs viss kas, bet tu pa tām trepītēm var iziet ārā. Kārtas uzreiz iedot pavisam citu jau tādu pieskaņu tam visam.
Jā, vai, piemēram, labirinta kārtas, dārza kārtas, šeit ir gan labirints, gan dārzs ielikts vienā tādā kopā. Un it kā labirintā būtu jāmaldās, jāmeklē risinājums, jāizmēģina pa šo ceļu vai pa to, bet tur ir uzzīmēts trepītis. Uzkāp pa tām trepītēm, pasties no augšas, kur ir izeja, kur ir risinājums. Nu, tādas katrā kārtī ir šāds āķītis iekšā. Reizēm grāmatiņā to var saprast, reizēm jūs kaut ko tur ieraugat vēl savu. Šīs ir Monikas Lenormand kārtis, arī noteikti neiesaku kā pirmās, bet, ja jūs gribat tālāk darboties ar Lenormand kārtīm, tad ļoti interesants. Un viņai arī ir grāmatiņa, kārtīga grāmatiņa, kur viņa apraksta gan atslēgas vārdus, gan ziņu, gan ēnas pusi šai kārtī, un man ļoti patīk, ka viņa arī dod jautājumus. Dod jautājumus, kurus tu beigās, izliekot šo kārtu, vari vispār tā kā padomāt. Vari padomāt, uzdot, parisināt un tā kā vēl paskatīties uz šo situāciju vēl no citas skatu punkta, par ko tu pat vispār neesi iedomājies. Jā, tie, kam patīk augi, ziedi, zinu, ka ļoti daudziem patīk, arī ļoti daudziem ir visādas botāniskās kārtas un ziedu kārtas. Šeit ir arī Lenormand komplektiņi, kur šie augi spēlēs ļoti svarīgu lomu, kur katrs augs vai nu simbolizē mūžīgumu, vai aiziešanu, vai veselību, vai saindēšanos. Un arī šajās grāmatiņās ir labi aprakstīts, kādi augi šeit ir. Šeit, piemēram, ir viens no senajām arī Lenormand tipa kārtīm. Daudzi saka, ka tās bija tās īstās un vienīgās, kur uz katras kārtas ir pat daudz lauciņi, rāmīši, lielais sižets, zvaigznājs, geomantika, burti, punktiņi, un mazie sižetiņi un arī augi. Katrai kārtī bija auga, un tad runā, stāsta, ka Marija Lenormand, kad izvilka kādu kārtu, cilvēkam skatījās, kāds augs tur ir, un tad viņa teica, ka vai no šo augu ir jāārstējās, vai nu šis augs ir jāuzdē dārzā, vai nopēc šos ziedus un ieliec vāzē tulpes vai rozes. Un, jā, tātad augi ļoti cieši roku rokā iet ar Lenormand kārtīm, un arī tas ir vēl vesels virziens, kur jūs varat darboties. Jā, un te ir tas, ko es stāstīju, ka ja jums iepatīkās kāds autors un viņa rokraksts, viņa unikālais stils, viņa tā grafika un dizains, kā viņš zīmē, kādas līnijas, kādas sēņas, kādas rociņas, kādas puķītes, tad tiešām var iedzīt sevi bankrotā un iegādāties šī autora komplektus. Un ļoti daudz tagad ir tāds forši piedāvā tādu iespēju, ka jums patīk kādas taro kārtas, jūs varat nopirkt līdzīgas Lenormand kārtas un otrādāk. Šādus piemērus es jums parādīšu. Man arī ir tā, ka ir kaut kāda Lenormand komplekta, kas man ļoti patīk. Šis tieši mākslinieka rokraksts. Un, jā, piemēram, man šeit tālāk man tur būs Līzas zīmētās kārtas, un man ir arī šādas taro kārtas no viņas. Un ļoti daudz cilvēku ir iekļuvuši azartā, un viņas arī kolekcionē, izmanto, liek kopā. Te ir vēl vesela pasaule, kurā jūs varat darboties un kurā pavars visādas interesantas lietas. Tad, bieži ir tā, ka taro cilvēki, vismaz tas, ko es esmu novērojis 10 gadu laikā, grib mācīties Lenormand kārtas, un tad es viņiem saku, ka pat ir ļoti līdzīgs stilā, kā ir klasiskās Rider-Waite taro kārtas, ir arī ļoti līdzīgas Lenormand kārtas. Un viņiem pilnīgi atverās tā izpratne. Viņi nezina varbūt āboliņa nozīmi, bet jau šis zīmējums, kur arī jātnieks ir ar visu Merkūra zīzli, arī kaut kur līdzīgi no bruņinieku kārtīm. Un viss šis stils, un viņi ļoti ātri uztver Lenormand kāršu nozīmes. Viņiem saslēdzas attēls kopā ar tām nozīmēm, un tad šie taro cilvēki pēc tam izcili izmācās Lenormand kārtas. Bet tas, ko es esmu redzējis, ka Lenormand cilvēki neiet uz taro. Taro iet uz Lenormand, bet Lenormand cilvēki reti kādi pēc tam aiziet uz taro kārtīm, un tā, jo tas tā kā nav mūsu lauciņš, bet tā, jā. Tas ir tas, ko esmu ievērojis un pamanījis, kā tas ir. Jā, šeit arī, es saku, ir
Ļoti labs tādā ziņā. Lenormand komplektiņš arī. Man šīs kārtas liekas dīvainas, tā kā man taro kārtas īpaši patīk, tīpaši vēl vaids vispār. Es jau saku, man patīk visas taro kārtas, kas nav klasiskais raiders vaids. Tad, nu, man šīs kārtas pat nav, es viņas neizmantoju, un man tie attēli uzreiz, tā teikt, atgādina stipri tās taro kārtas, un es viņas nevaru nolasīt. Nu, jo, protams, es zinu, tu tos arī gan, nu, kā viņas izskatās un tā. Un šeit ir, jā, tā tad iekļaut daudz dažādu simboli, bet tie, kam patīk, tie var izmantot. Ciro Marchetti, kā jau es teicu, viņam ir daudz dažādas taro kārtas, Lenormand kārtas, divas versijas, arī jums patīk šīs te Gilded Lenormand, tad ir arī otras lustrus, reti, kur viņas var nopirkt, bet arī, jā, taro kārtas šeit viņam ir, Keeper kārtas, viņam ir arī, nu, tiem, kas ir viņa fani pasaulē, viņiem ir, kā saka, jābūt lielam budžetam, jo viņi tiešām sapērk šīs kārtas, izmanto, viņiem ļoti patīk, un viņi ļoti ātri iemācās vienu komplektu, otru, šis stils jau ar viņiem runā, šis attēls, šis rokraksts. Tā kā šeit ir, tās nav visas viņa kārtas, tās ir tikai daļa, ko viņš ir zīmējis un izdevis. Ir vērts papētīt. Un arī, jā, ļoti daudzi, kam ir arī Ciro Marchetti taro kārtas, arī pēc tam nopērk šīs te Lenormand kārtas, viņiem ļoti patīk, lai viņu kolekcijā būtu. Nu, te ir arī, uz ko es iekritu, jo Telemas Lenormand kārtas man ļoti patīk, un arī iegādājos Telemas taro kārtas. Arī man vienkārši kolekcijā ir. Nu, ja nu kādreiz pienāks mans laiks, kad es gribēšu darboties ar taro kārtību, tad mums būs ko izmantot, un man šie attēli arī patiks un runāsies, jo tas stils ir līdzīgs. Tad, nu, vēl drusciņ jums arī parādīšu old style, vecā stila Lenormand kārtas. Ļoti labs komplekts, es jums iesaku, ļoti labs komplekts iesākumā, arī kā viens no jūsu pirmajām Lenormand kārtīm. Un jaunumiņš, šī gada jaunumiņš ir arī šāda stila taro kārtas. Es domāju, fantastiski savā starpā var izmantot. Fantastiski likt kopā bildītes, visas kā krāsa, nokrās, viss šis rokas. Man šis mākslinieks ļoti patīk. Tā kā, nu, varbūt es atkal iekritīšu un pasūtīšu šīs kārtas. Pagaidām vēl turos, bet jā, nu, Ziemassvētki nāk. Varbūt tad jāzvana Salvecītim, vēstuli jau vairs nerakstīt, ticamāk jāzvana mūsdienās. Jā, šeit ir arī mana viena no manām tādām lielajām mīlestībām, ķeltu Lenormand kārtas, un arī šim pašam māksliniekam, Vilam Worthingtonam, ir arī taro kārtas šādā stilā. Ļoti fantastiskas, detalizētas, tiem, kam ir, arī ir šāda kolekcija, viņi strādā gan ar druīdu taro kārtīm, gan ķeltu Lenormand kārtīm. Šis te roksaksts viņam ir līdzīgs. Tie, kam patīk, sajūsmā. Nu, būtībā arī kārtas ir arī mākslas darbs. Var viņus kolekcionēt un izmantot. Te ir tas, ko es teicu Līzas. Līza ir tiešām arī ļoti daudzu kāršu autori, un kur apakšā es jums ieliku vēl. Šis arī mans komplektiņš, uz ko es iekritu. Arī pasūtīju šo te spoku garu taro komplektu. Tur ir ļoti interesanti, ka grāmatiņā ir rakstīts, ka ir attēlot Baltijas koks, tādi koki aug tur Baltijā, nevis Eiropā, bet Baltijā. Pieminēts arī mūsu zemītē tajās viņas kārtīs, tādas ļoti, nu, tādas tā kā drusku šamaniskas, drusku tādas pocīgas, nu, ļoti tādas piesātinātas, interesantas kārtas. Un kur apakšā viņai vēl ir visādu tur fantastisko dzīvnieku kārtas, pūķu taro kārtas, vēl visādi komplektiņi, bet tie arī nav visi. Tā kā jūs tā varat pamanīt citreiz, cik līdzīgas kārtas, un paskatāties autori vien tas pats. Šis arī mans kolekcijas, man ļoti patika Lenormand kārtas, Monikas, nu, un arī man ir šādas te viņas veida arī taro kārtas. Un ļoti tādas humorīgas, daudziem nepatīk, briesmīgas ar zobiem, bez acīm, vispār kas te pa šausmām notiek, bet, ja labi zina Lenormand kāršu pamatnozīmes, tad ļoti interesanti šeit var tālāk vēl darboties un saprast, kas tur ir pa jociņiem iekšā, kas tur ir pa humoriem, kāpēc tur, kam ir tie zobi un kam nav tās acis, un jā, tā kā
Šeit tad ir vēl ko. Viņai ir arī šīm te taro kārtīm milzīga grāmata, kur viņa apraksta, kāpēc tur viņam tur tie kristāli galvā sadūrušies, vai kāpēc rektam blakus vispār nav galvas. Un, nu, fantastiski. Tur var ļoti lasīt un priecāties, ka tiešām mākslinieci ir arī aprakstījusi. Šeit ir arī komplekti šīm te humorīgajām kārtīm. Arī autors ir korejiešu mākslinieks un arī tāda tipa taro kārtas ir. Uz klasiskās bāzes noteikti Healing Light, te, kuras teica spēļu kāršu Lenormand, kur arī redz ļoti daudz to spēļu kāršu mastus, ļoti labi tad var redzēt, cik ir kārau, cik ir kreiči, cik ir pīķu šīm kārtīm, un viņiem arī šis ir jaunums, ir tagad arī šāda tipa tarau kārtas, milzīga sajūsma bija, kad šīs kārtas tika izziņotas, ka būs arī tādas tarau kārtas. Jā, nu te ir pavisam traks komplekts, te ir Delanuit kolekcija, kur mēs iekšā varam nopirkt Lenormand kārtas, taro kārtas un vēl orakulu. Te ir labs piemērs tam, ko es jums stāstīju sākumā. Ka orakuls ir orakuls, tur mums iekšā viņam droši vien tur būs arī kaut 40 kārtas. Tur katrai kārtī ir savs nosaukums, pilnīgi jebkāds, sākot no sievietes, beidzot ar, nezinu, bizbizmārīti. Viņam nebūs apakšā nekādas tur sistēmas vai kaut kādas, nu, tur būs kaut kas savs. Šeit mēs lasām tikai, kas rakstīts grāmatiņā. Vai arī fórumos lasām, ko cilvēki par šīm kārtīm, kas ar viņām darbojās, stāsta, ko vēl. Jo Čiro Marčeti sākumā kārtas, kad arī iznāca, ļoti daudz cilvēku runāja par to, kā viņiem parādās kauliņu, metamo kauliņu kārtas, ko viņi redz tad, kad masku kārtas parādās. Un arī Čiro Marčeti bieži teica, ka viņš ļoti priecājās, ka cilvēki palīdz radīt šīs te kāršu nozīmes, palīdz radīt to egregoru arī šim papildinātajam komplektam, jo viņš atšķirās. Ja jūs izmantojat visas 45 kārtas, jūs strādājat ar citu lauciņu. Ar to Čiro Marčeti un kāršu uzradīto lauciņu un cilvēku pasaulē. Ja jūs izmantojat 36, jūs strādājat ar to 200-300 gadu veco. Varbūt pat vēl sanāku, jo tas ir tas, cik ir spējuši cilvēki pagaidām izsekot. Jā, un taro kārtas visticamāk būs uz klasiskās sistēmas, lai gan arī mums maga vietā ir sieviete. Nu, izskatās, ka te būs arī ļoti daudz atšķirīgas detaļas, nianses, reku tur pilnmēneši ir, tur tad arī jāskatās, ko tas nozīmē. Un Lenormand kārtīs arī ir būtiskas atšķirības. Piemēram, mēs arī tikko kāršu nometnē ar Tatjanu kopā pētījām, ka suņa kārtas vietā ir vilks. Tātad simboliski jau padomājam, kas ir suns, cilvēka labākais draugs, palīgs, atbalsts, aizstāvis, un kas ir vilks, cilvēka ienaidnieks, plēsējs, nekontrolējams, agresīvs dzīvnieks. Pilnīgi citas kāršu nozīmes. Jā, bet, nu, reku vesela kolekcija. Fantastika. Jā, un vēl par Lenormand kārtīm beigās gribēju ielikt to, ka jums vajadzētu skatīties noteikti ir, lai kāršu masti, lai ir kāršu numurs, arī skatāties uz kārtīm, vai ir tikai pats simbols, tā kā ir manās kārtīs, ja krusts, tad krusts. Nav tur nekādas durvis, nekādas saules, nekur tur nespīd, krusts ir krusts. Atslēga ir atslēga, nevis vēl tur ir kaut kādas arī durvis un būri un vēl viss kaut kas. Vai tie ir sižeti? Un ja tie sižeti, tad mēs lasām visu kopā. Kāpēc ir tik svarīgi tātad darīt? Tātad gaišas vai tumšas, sievieti jums uzrunā vai nē, vai jūs spējat viņu asociēt ar sevi vai nē. Un otrs, kāpēc es šo te uzsvaru, jo mūsdienās Lenormand kārtas nāk absolūti skaistas, absolūti krāšņas, bet absolūti plikas un tukšas. Un es jau smējos, ka drīz jau vairs pat kāršu numura nebūs, kāršu mastu vairs sen jau nav lielākoties, kārtas nosaukuma arī nav, un maksimāli, vismaz to, ko viņi vismaz atcerās, ielikt ir kāršu numurs. Bet tās kārtas jau paliek tik tādas, ka, nu,
labi, ka vismaz vēl numuri ir atstājuši. Tā kā, jā, man bija viens labs piemērs, bet nepaņēmās līdzi. Un es domāju, priekš kam? Kāda jēga bija to drukāt, kāda jēga bija to izdot, tērēt papīru, tērēt kokus, tērēt mūsu resursus. Un tad, kad es arī veidoju savas kārtas, es toreiz arī teicu, ka man ļoti daudz teica, kad būs tavas kārtas, tā tad es arī jā, teicu, ka es nepārspēšu tos visus māksliniekus ar saviem krāšņiem zīmējumiem, bet vismaz no viņām būs jēga, ka varēs iemācīties, kāda ir astrolīdzība, planēta, zodiaka zīme, būs kāds nosaukums, būs atslēgas vārdi, būs laiks, par kuru šī kārta atbild, būs sieviete, vīrietis vai bērns, un būs arī špikeru vārdiņš jā vai nē, bet es vienmēr atgādinu, ka tas nav tādos lielos kategorisks jā vai nē. Šie špikeru vārdiņi ļoti labi der uz ikdienas jautājumiem, pirkt, nepirkt, braukt, nebraukt, zvanīt, nezvanīt, zilo kleitu vilkt vai sarkano, uz tādiem ikdienišķiem jautājumiem, tāpēc Lenormand kārtas ļoti daudziem arī pasaulē patīk. Tā ir arī tas viņa trumpis, salīdzinot ar taro kārtīm, jo taro kārtīs ir pašam jāsajūt, jo taro kārtas var būt gan jā, gan nē, gan var būt, gan nevar būt, gan zinu, gan nezinu. Viņas ir viņām ļoti daudz šķautnes. Tad Lenormand kārtas tādā ziņā ir daudz tiešākas un viņas var vieglāk pielīdzināt tādam jā vai nē, pozitīviem vai negatīviem, plusiņam vai mīnusiņam. Bet tas attiecās tiešām tikai uz tādiem ikdienas jautājumiem. Piemēram, kalnu kārtas. Jūs man jautāsiet, jā, kā? Vai man šonedēļ braukt uz laukiem? Šeit ir nē. Šeit ir nē. Jo tāls ceļš, jākrāmējās, nu uz kalnu jau tu neies bez mugursomas, ūdens, lauku botēm, atkal tur ir jāstaisās, jāgatavojās, jābrauc. Šeit kāds uz tādu ikdienas jautājumu saka, nē, tas no tevis prasīs pārāk daudz resursus, gatavošanos, plānošanu un tā tālāk. Laukos tu nogursi, jo kalnā kāpt ir grūti, tas iztukšo. Un, šoreiz kāds saka, ka šonedēļ nebrauc, varbūt nākamnedēļ. Bet, ja jums ir lielais dzīves jautājums, piemēram, vai šis darbs man būs piemērots, jūs esat atraduši kaut kādu vakanci, domājat par šo te, un jums parādās kalna kārtas. Tā ir sasniegumu, tā ir karjeras kāpuma, tā ir paaugstinājuma kārtas, augstāk sasniegt jaunas virsotnes, sasniegt jaunus mērķus, iekarot jaunas virsotnes. Tā ir gan auna kārtas, izturība, apņēmība, gan arī mežāža kārtas, kas ir arī par sasniegumiem, par panākumiem, par augstiem amatiem, par augsto līmeņa profesionalitāti. Un tādā gadījumā, protams, ir kalna kārtas atbildi ir jā, sasniedz jaunus virsotnes, izvirza savu jaunus mērķus dzīvē, kurus sasniegt. Tālūk, tas ir tas, kas jāņem vērā. Te ir tas, ko es teicu, ka papildus simboli viss, kas ir uz kārtas, jums ir jātulko. Lentītes, puķītes, akmeņi, ziloņi, zirgi un visi, kas jums ir. Tālūk, esmu pastāstījusi īsumā par galvenajām lietām, kas ir jāņem vērā, kad jūs izvēlaties Lenormand kārtas. Bišķiņ jums arī pastāstīju par to lielo maģisko kāršu iedalījumu, ko man ļoti daudz jautā, un tiešām kāršu šobrīd ir daudz. Mēs varam kāršu cilvēku priecāties, jo kādreiz nebija tik lielas izvēles, un arī no vienas puses tas mums apgrūtina to, bet no otras puses katra no jums var atrast savu unikālo komplektu. To unikālo komplektu, kas ar jums runās, kur jūs fenomenāli vienkārši pēc gadiem cilvēkiem stāstīsiet pagātni, tagadni, nākotni, visu nolasīsiet, visu informāciju. To es jums arī novēlu. Atrast jūsu foršāko, vislabāko komplektiņu, un tiekamies atkal aiznākam trešdien. Kā daudz saka, trešdienu vakari, Ilvijas vakari. Tad mums atkal šie trešdienu vakari atgriežas, tāpēc arī pavasaru viņi bija. Jā, paldies arī jums, paldies arī Kristīnai par auskariņiem. Jā, auskariņi vienmēr man ir citādāki, jo, ja garlaicīgi stāstu, tad vismaz jūs varat skatīties smukiem auskariem.
Tālāk, tad nu tiekamies, un tur mēs runāsim par trīs kāršu izlikumu, kur jūs varat izmantot jebkurām kārtīm. Vai jums ir taro kārtas, vai jums ir Lenormand kārtas, vai jums ir spēļu kārtas, vai arī orākuls jums ir fantastiskais trīs kāršu izlikums. Tā kā tiekamies pēc 2 nedēļām trešdienā. Un lai jums jauka vasara, izbaudam augustu!